Tātad ierakstu viņus palaidīšu, lai otrai grupai arī jau ieraksts aiziet jau. Tā, tā sveiki, mīļie, kas skatās jau arī ierakstu. Tā kā online pagaidām mēs esam mazāk, bet, nu, es zinu, ka jūs skatīsieties ierakstu, tāpēc es arī tā noskaņojos, ka tā individuālā pieeja tāpat arī būs un iecim plūsmiņā, kā informācija nāks. Tādu ievadu daļu, pa lielam ievadu daļu es biju ierunājusi pirmai grupai, tāpēc es īstenībā aicinu jūs arī paskatīties pirmās grupas ierakstu, rīta grupas ierakstu, ja? Un tad vienkārši arī tās sasumēšu, kas kur kā, lai mēs tā smuki varam ķerties pie garšīgākās daļas, ķerties jau pie mūsu paša matricām un skatīties, kas tā pirmā virsotne ir un ko tad viņa konkrēti manā gadījumā tur rāda un kā es viņu dzīvē varu atpazīt un visādi citādo, ja? Jā, tā kā skatīsimies, kā mums iet, un ja kāds arī pievienojas arī online klāt, varēs arī iesaistīties un pavērot līdzi. Tā, skatāmies, kas mums būs. Tātad, jā, kopā mēs iziesim cauri 8 virsotnēm. Mums būs 8 virsotnes, mēs viņus visus izpētīsim, iepazīsim un galvenais arī atpazīsim ikdienā, kā viņas izpaužās. Gan mūsos, gan arī mūsu paziņās, gan arī kādam arī bērnumos vai mazbērnos, vecākos, ja. Šis skatījums man patīk ar to, ka es spēju skatīt pasauli vēl dziļāk un caur to saskatīt arī pati sevi. Tas ir tāds instruments man pašai ikdienā vairāk sevi gan sadzirdēt, gan saredzēt, ja visa ārējā pasaule mums spoguļo mūsu iekšējā pasauli. Un tad, kad mēs tādā mieriņā sakoncentrējamies un tomēr arī tādā ieskatāmies un neklausāmies, un tad noteikti tāds brīnumā ziņas pēc tam, jā. Spoguļu matricas metodi, kas kur kā ir jums ievada video telegramā ir ielikti, jā, es tā kā teoriju nerunāšu par pašu, kas ir pirmā virsotne, pašu lielo teoriju, nu nevis lielo, bet tādu pamatteoriju arī nerunāšu. Video es centīšos katreiz pirms mēs izējām uz satikšanās dienām, iedošu dienu iepriekš, ja kāds negrib vai grūtāk tam mājaslapā iet un tā skatīties, es iedošu arī šeit, lai jums tā raitāk, ja gribat kādreiz telefonā un tam līdzīgi, lai viss tas raitāk ir, jā. Šī reizē nebija iedevusi priekšskatījumu nekas, mēs tā kā iemetāmies plūsmiņā, bet ar visām nākošajām reizītēm smuki ielikšu, būs secīgi, skaisti, un varēsiet jau apskatīties teoriju arī pirms tam. Katrā ziņā nesteidzieties, ja kaut kam netiekat līdzi, pilnīgā mieriņā šis viss ir paliekošs, visu varēs skatīties savērtā laikā un likt kopā pilnīgā mieriņā. Tā kā paldies jau visiem, kas ir pieteikušies, un tad ir koplaukā, ka mēs jau veidojam koplauku, tad veidojam kaut kādu informatīvo plūsmu, kas būs, kuriem man nav nejausmas, kā viņi saliksies, un tas ir pats labākais. Es vienkārši paļaušos, un kā nāks impulsi, tā arī komentēšu arī jūsu matricas, un paskatīsimies, kas tālāk. Vēl par pašu spoguļu matricu, par spoguli kā tādu, spoguļa simbols. Spoguļu simbols ārkārtīgi interesants ar to, ka mēs viņu praktiski katru dienu, mēs liekas, ka mēs katrs skatāmies spogulī. Un ko mums spogulis kā instruments palīdz? Viņš mums dod informāciju. Mēs apskatāmies spogulī, mēs redzam, tātad no rīta pieņemsim, ja? Vai mums tur aizpampušas acis, vai mums tur nesaķemēti mati, vai tur kaut kas šķīps, līks un vēl sazin kāds, ja? Vai tieši otrādi tāds frišs, ja? Un kā izskatāmies, mēs skatāmies, kā izskatāmies, ja? Mēs pārbaudām, un spogulis mums atspoguļo, tad mums parāda, jā, re, kur ir, bišķi tāds sagrūsta, varbūt tagad jāpamasē, mums ir sējiņa, bišķi tāds frišs ir, ja, vai kaut kāds ledus gabaliņš jāuzliek, lai bišķi tā kā, ja. Spogulis dod informāciju, mums aiziet rīcība. Mēs paskatāmies, oi, nē, tagad šitas viss man ir jānoslēp, jā, kur mans tonālais krēms, ja. Tas, kad jānoslēp, tas arī interesants moments, ja. Ar tā, es arī pirmajam izaicinājumam arī tur meitenes bišķi patriggeroju, bet tas nav tā apzināti, ja. Protams, laiks un viss, un kad nav laiks masēt to seju no rīta un limfas atteci taisīt un tam līdzīgi dabiskā veidā, protams, tāpēc nāk tā kā pūders vai tonālais krēms, un mēs gribam kaut ko apslēpt. Bet šeit ir interesanti paskatīties, kāpēc mēs to tā gribam, tāda vai cilvēkos kaut kā izskatās, ja, vai kā mūs tur vērtēs, vai kas, tas katram ir jāpaskatās, kāpēc mums vajag tieši to, un ja īstenībā mums spogulis saka priekšā sakārto savu veselību, nelieto tonālo krēmu, sakārto savu veselību, vai pievērs uzmanību kaut kādām masāžām, bet mēs tā kā izvēlamies citu ceļu. Un tas ir ok, tas ir brīvā griba, bet tam visam arī ar laiku seko kaut kādas arī, sekas.
Jo vienmēr tas, kāpēc es to daru, kāpēc es tieši daru tā ir ātrāk, tā ir vieglāk, tā ir izdevīgāk, ja? Vai tomēr, ja, un mēs pēc tam domājam, jā, no spogulis kā spogulis, bet īstenībā spogulis mums katru mīļu brīdi kaut ko mums saka. Un vai mēs to gribam ieraudzīt, visbiežāk to patieso, ko mēs arī ieraugam, ja mēs viņu īstenībā arī redzam, nekur jau tas nav palicis, mēs redzam, tikai kā mēs to tālāk tādā rīcībā aiznesam, mēs aiznesam to, ko mēs gribam, ja? Lūk, ar spoguļu matricu ir tas pats, mēs te daudz ko saredzēsim, sadzirdēsim, sajutīsim, tas, ko jūs integrēsiet savā rīcībā, ir atkarīgs pilnīgi no jums. Neviens jums ar, nezinu, ar koku nestāvēs blakus un nevaktēs, kas pareizi, kas nepareizi, pēc, ka to jūs zinat tikai paši savā realitātē, savā pasaulītē, ja? Un tas viss ir, kas saka, tā viss ir pieredze, tas nav nekas slikts vai nepareizs. Tā ir pieredze, no kuras jūs pēc tam varēsiet izdarīt secinājumus, no kuras jūs arī augiet katrs, ja? Tā kā, jā, tas ir tāds mazais simboliskais vēl skaidrojums par spoguli, un kāpēc man viņš arī patīk, jo man patīk viss, kas ir saistīts ar to, ka, nu, ka tev iebaksta tieši tādā, vājākajā vietā, tu tam, jā, arī kur bija, jā, zinu, jā, Nu, nevis tikai tad zinu, Ines, bet aiziet tagad uz rīcību kaut kādu, jā, un tā kā to masku vai tos melus pret sevi ņemt nost, un spoguļu matrica, tāpēc es tā arī viņu noreklamēšu kā nērtu instrumentu. Brīžiem viņš ir nērts, tāpēc, ka ceļ ārā to, ko mēs negribam redzēt. Bet, nu, bez tā nevar. Tā ir pievienotā vērtība šim visam, ja. Un pārmaiņas jau nāk tā, ka mēs ejam, mēģinām tās lietas, kas mums, nu, kuras ir sākumā nērtas. Un nērtības tas ir izaugsme. Un, nu, izaugsme tālāk nes daudz ko jaunu, un pēc tam tās paliek jau komfortabli. Bet tā kā aicinājums ir neiesēsties, bet doties vēl tālāk. Ievērot dzīvē arī pieņemt ciklus, kad ir dažādi cikli. Mums ļoti forši paveicies, mums ir arī starp mums ir 13. enerģijas pārstāvs. Bet pirmajā grupā Zana vārdā brīnišķīga meitene, kas arī palīdzēs to lauku noturēt. Viņa pat vēl nezina, kad ir tāds spēks, bet varbūt, ka zina, jau apzinās, bet kur 13, tur būs pārmaiņas, jā, un mums ir citi, kas ir vēl topošie 13 un 16, te būs, jā. Tas, kas vēl nesaprot, par ko es runāju, viss kārtībā, plūstam, informācija nāk vienkārši plūstam, jums viss saliksies. Te nav nekas sarežģīts, mēs visu saliksim pa plauktiņiem, mierīgi plūstoši, jā. Tad, nu, lūk, kā instruments jums būs, vai kam ir jau arī darba grāmata virtuāli vai printētā veidā jūs man pat, es ar jums sakomunicēšu un pārbaudīšu, kā jums ir un kā jūs vēlties, jo būtībā šī piedāvājumā ir iekļauts tas, ka jūs viņus saņemat savā paskastītē, nu, ja tā kā ne, bet, nu, pakomātā, ka tiem, kam nav, ja, kas ir runa tieši par jaunajiem, kas neko no šitā vēl nezina, tad tāds piedāvājumā arī grāmata ir iekļauta, lai ietu cauri, tur ir paplašināti apraksti, par 22 enerģijām, par tām un konkrētām, kas būs arī jums, mums varēsiet skatīties paplašinājumus, plašāk to visu, jo šodien mēs apskatīsim tikai tādus definējumus, konkrētus jau izvilkumus, lai precizētu, nu, savādāk to lielo palagu, ja mēs liksim katrā virsotnē, mēs diezgan ilgi, un, nu, varētu būt grūti arī to visu vēl atpazīt, izdomāt, salikt, tāpēc te jau ir tās mājas darbs izdarīts priekšā, ka šie apraksti viņi ir iedoti, lai vismaz kaut cik nofokusētu to uzmanību, lai mēs saliktu konkrēti, kas tad izpaužās vai kā izpaužās konkrētajā virzienā un virsotnē attiecīgā enerģija. Jā, kādas varētu gan tās pozitīvās un negatīvās būt īpašības, lai mēs galvenais atpazīstam ikdienā un nevis tikai atpazīstam, bet arī saklausām, sadzirdam un izdarām secinājumus, vai mums tas patīk vai nē. Lai mēs varam pēc tam pielietot arī jaunu rīcību un saprast, kā mēs to visu patiesībā paši varam mainīt. Sāksim mēs ar diagonālo kvadrātu, jo mēs ņemsim par pamatu savu dzimšanas datumu, jā, un pašu pirmo dieniņu mums viņu arī vajag, mēs viņu izmantosim, un tas viss būs, pirmkārt, mēs aizpildīsim diagonālo kvadrātu. Diagonālais kvadrāts mums parāda to, kā mēs miedarbojamies ar sabiedrību, ar cilvēkiem, parāda mūsu dažādus dzīves notikumus, situācijas un pārbaudījumus, jaunās pieredzes, kāda mums ir uztvere. Tā kā viss būtībā par ārpasauli, jā, bet lai viņa tās visas darbības un pieredzes būtu tādas stabilākas, tad vēlāk mēs jau pārkalkulēsim un sapratīsim, kas mums ir pārējās virsotnes, kas ir pamata kvadrātā, jā, kas jau skatās tā tieši virsū, un paskatīsimies, kas ir tas mūsu lielais patiesais iekšējais spēks, kuru apzinoties mēs varēsim noturēt arī diagonālo kvadrātu
tādā līdzsvarā, lai viņš tur nešūpojas. Ja jūs paskatīsieties no tādas trigonometrijas versijas, jūs redzēsiet piramīdu. Ja? Tas ir tā kā skats no augšas uz leju un ir piramīda. Un piramīdas pamats kāds ir? Ja? Tas ir kvadrāts. Tas ir pamats. Nu, lūk, un tad ir pamata kvadrāts un ir diagonālais kvadrāts. Viņi viens otram tā kā sēžas virsū un apvienojas kā viens vesels, kā veselums. Tāpēc mums ir mūsu iekšpasaule, mums ir mūsu ārpasaule, viņas apvienojas un mēs kļūstam par vienu veselu. Un centra enerģija vēlāk, ar kuru mēs noslēgsim, arī parādīs mums arī mūsu dvēseles būtību, kuras spēks, stiprums un jā, tas līdzsvars, jeb spēks, kā viņa stāv, kā viņa attīstās, būs atkarīgs no pilnīgi visām virsotnēm. Visu kvadrātu visām virsotnēm. Ja? Bet tas būs mums noslēgumā 9. reizē, kad tiksimies. Nu, lūk, un jā, tad mēs sāksim šādi. Lai būtu interesanti, es aicinu īstenībā jums arī paralēli zīmēt, nu, kas vēl nav zīmējuši, varat uzzīmēt paši un rakstīt līdzi, un jūs varat arī paralēli šim visam ceļojumam vai izaicinājumam arī savus partnerus vai bērnus. Pa bērniem, kas ir mazāk, kas līdz 18 gadiem, tur es bišķi piemetināšu, tur tā baigi iecikloties tagad nevajag, bet pieminēšu, kur ir jāpievērš uzmanība gan. Ja lieli bērni jau 20 plus, ok, tur arī varat skatīties, ja. Jūs varat savus vecākus, ko es ļoti aicinu savus vecākus, ja jūs zinat viņiem datus, arī viņiem matricas uzzīmēt, vienalga, vai viņi ir starp jums vai vairs nav starp jums, un tur atnāks arī interesants atbildes, ka jūs viņus ieraudzīsiet kā, nu, ar kādu vesels, ar potenciālu, kas atnāca sev pieredzēt, bet, nu, kā tā dzīve salikās, tā salikās, jo mēs esam katrs piedzimuši tādā laikā, kādā esam, un, nu, tur neko nevar darīt, tā ir bijis, un tas, kā arī katrs no mums tika audzināts, patiesībā tika audzināts pēc labākajiem sirds vēlējumiem, kā tas varēja būt, bet tie labākie vēlējumi arī varēja izpausties kaut kādās agresijās, negatīvās izpausmēs, tāpēc, ka savādāk jau nemācēja, ja? Bet īstenībā tas patiesais nolūks vienmēr ir bijis labs. Tikai, nu, tā kā mēs šo saprotam, un mēs arī visu šī ceļojuma laikā trenēsim šo te aizkadru redzēt, es viņu saucu par aizkadru, ir tiešā informācija, tiešā uztvera un ir netiešā, ja, tā kā aizkadra, kur ir tā patiesā informācija, ja, un to patieso mēs mēģināsim mācīties nolasīt, iemantosim līdz ar to skaidrāku to redzējumu, kā pa dzīvi, kas mums notiek, mieru sirdī, tādu, nu, pat arī kādam arī varbūt prieku, kādam varbūt kaut kas atklāsies, jā, un tuvāk sajutīsim paši sevi. To es garantēju. Jo iepriekšējā izaicinājuma grupā tur, es nezinu, man liekas, katrs dabūja raudāt. Es to nedarīju apzināti, bet, nu, jā, kad tās plūsmas nāk, tad viņas nāk, nu, tad tur aizskar skaisti, starp citu. Šajā izaicinājumā jūs nebūsiet vieni. Ar jums arī noteikti, pie jums kopā šobrīd daļai ir jūsējie saslēgušies, jo, nu, tā tas ir, nenotiek nekas tāds, ka mēs esam tikai vieni, ja, vai kādi dzimtas pārstāji, vai jūs augstākie pavadoņi, viņi ir ar jums šobrīd. Un šis viss ir tāds koplauks arī ar šo mūsu pavadoņu pasauli arī. Tā kā tas viss ir tā apzināti, un tas lauks tiek apzināti tā veidots, lai jūs sajustu šos te impulsus, lai jūs tuvāk vairāk sevi sajustu, tāpēc arī pieaicināju klāt arī visus, kas ir labvēlīgie jūsu, jā, pavadoņi, aizstāvji, sargi un dzimtas pārstāvji, ja, kas ir atnākuši, lai tieši tev palīdzētu šajā visā sajust tieši sevi. Kaut kā tā. Tālūk. Un tad dosimies pie tām savām virsotnēm. Par sevi es te baigi neizplūdīšu, ja tas ir pirmajā daļā mums sanāca, mēs pat bijām veselas 3 meitenes ar 7. Bet galvenā ideja tāda, tad pirmajā virsotnē praktiski mums nekas nav jārēķina. Bet labajā pusītē, diagonālam kvadrātam, jā, tā ir pirmā virsotnē, kurā mēs rakstam ar to savu dzimšanas dienu. Bet izņemot tos, kas ir dzimuši no 23 līdz 31. Ja? Tur gan būs mini matemātika jāpielieto, tie cipariņi būs jāsaskaita kopā, mums viņi būs jāreducē. Tā kā ir tas saucamais likums, ievērojam 22 enerģiju principu, ja dzimšanas dienas cipars ir lielāks par 22, tad mēs skaitļus saskaitam kopā. Ja? Un tad jūs izmantosiet to vienu savu pirmās virsotnes enerģiju, bet tas nenozīmē, ka tā ir tikai viena. Jums tur nāks bonusā vēl 2. Tā kā, un ar ko jūs arī atšķirsieties no pārējiem, un man prieks, ka mums ir vairāki. Mums ir krietni vairāk nekā bija pirmajā izaicinājumā. Tas priecēja, jo jūs pat savstarpēji varētu īstenībā tiešām jūs saitīsiet, varbūt gribēsiet pat sapazīties, ja jums kaut kas vieno, es vēl parādīšu, kas jūs visus vieno. Jā, tā kā aicinu paskatīties
arī telegrammā es ieliku ievadā šo ievadu, ko viņš paskatīties pašiem teorijām. Un viens no pēdējiem video bija, kā atšķirās cilvēki, kas dzimuši no 23 līdz 31. Un to noskatieties, ja neesat to redzējuši. Un kas arī nav šajo enerģiju īpašnieku arī noskatieties, jo jūs sapratīsiet, kā vispār, jūs vairāk izpratīsiet tos cilvēkus, kam ir šādas vibrācijas, jā, un ka viņi pilnīgi citādāk redz šo pasauli, ar viņiem pilnīgi citādāk ir jākomunicē, viņi ir jāpieņem, ir sevišķi vecāki, kam bērni ir no 23 un uz augšu, vispār visa audzināšana atšķirās, jā, visa, nu, komunikācija atšķirās pilnībā, jā, tā kā, tāpēc, un arī otrādi ka mēs iemācāmies viens otru pieņemt, saprast, galvenais saprast un sakomunicēt, ka mēs varam aiznest to ziņu. Un kāpēc brīžiem tā, ka liekas, es saku, mani nedzird, jā, un tur tāds moments ir, ka šiem cilvēkiem jānokāp no saviem augstumiem, bišķi zemāk te pie tiem, kas tiešām, tiešām nedzird un neredz, jo mēs esam atrodas pilnīgi citā pozīcijā, jā. Tā kā tas ir arī tāds skaidrojums jums ar to, kāpēc ir tieši tā, kāpēc tā ir bijis, un jā. Jā, tā par bērniem man te kaut kas ir klāt, bet es to varbūt vēlāk, jā. Nu, labi, es domāju, mēs iesim uz priekšu. Tātad, jā, pie katras šādas virsotnītes, un jūs varēsiet arī paši savu aprakstu veidot. Es jums pēc tam parādīšu nākamajās reizītēs, kad tiksimies, varbūt tās arī kaut ko paralēli. Es rītā notestēšu uz pavisam noslēdzošo nodarbību ar pirmo grupu. Mēs vienkārši tā kā, es taisu viņam tādu tiltu tālāk, uz kur pusi viņi gribēs kaut ko darīt, nedarīt, un mēs varam kas saka, veiksim pēc to 9 reižu tādu kopsecinājuma satikšanos, un tad es sapratīšu arī ar jums kā labāk, bet, jā, apskatīsimies par to aprakstu veidošanu, es varbūt viņam paralēli uzreiz jums rādīšu, bet pagaidām, lai paliek kā ir, katrai virsotnītē tad būs arī savas konkrēta enerģija, un konkrētai enerģijai ir sava pozitīvā, negatīvā izpausme. Viņa ir bezgalīgā izpausme, nu, jūs tikai paši varēsiet to pateikt, kur jums viņa ir. Cik tālu viņi ir, cik ļoti jūs ir tas karēvīgums, vai tā bezmērķība, vai tā bezdarbība, vai slinkums, jā, vai tā kustība, un kad uz mērķu sasniegšanu tendēts, un drosme, jā, to katrs tikai individuāli varēs sevi iekšā arī novērtēt, cik daudz. Tāpēc arī šeit ļoti labs, kā palīgs nāk šī grāmata, darba grāmata, kuru jums arī būs vai jau ir, kur teiksim, negatīvās izpausmes, un var jau smuki izkrāsot un izvērtēt sev, kas ir kas, cik daudz jau man tas ir izstrādāts, vai cik daudz man tam būtu jāpievērš uzmanība, jā. Šis gan ir pēc tam materiāls, kas ļoti labi ir kopā ar 22 enerģiju ceļojumu, bet ja tas nebūs aktuāli, nu, tad tas nebūs aktuāli. Jā, bet grāmata paliksies, jebkurā gadījumā vienmēr noderīga šī apraksti. Jā. Un viss, kas mums ir jāsaprot, arī saistībā ar pirmo virsotni, kas ir sava potenciāla, nu, dzīvošana savā potenciālā, jā, apzināties savus plusus mīnusus, jā, nu, tā kā stiprās un vājās puses, atpazīt savu reakciju, un arī mainīt to situācijās, kur atkārtojas, un būt atvērtiem un ļauties pārmaiņām, jo tālāk sekos rīcība, mūsu slavenā formulīna situācija, mana reakcija, rezultāts. To es aicinu jums iemācīties kā 2x2, un ikdienā, kad jums ir situācijas, vērtējiet pēc tiem rezultātiem, kas jums patīk vai nepatīk, un izdariet vienkārši secinājumus, lai nākamreiz saprastu, jūs paši pielākat, mēs paši pielākam dzīvē visas situācijas, pilnīgi paši. Tas nav tā, ka kāds speciāli kaut ko mēs paši ļaujam, lai tas notiek, arī tas ir tāds moments, un tad mēs visu skatīsimies, kas notiek, ja mēs neesam savā spēkā, kā tas viss var ieslīdēt mūsu dzīvē, un mūsu, teiksim, varbūt šūpot ārā no mūsu centra, ja? Tā kā tam visam mēs iesim cauri, apskatīsimies, plus mīnus kā tas iet. Jā, ko es vēl gribēju te pēc vienam teikt? Kaut kas man izskatījām bija pozitīva un negatīva izpausme. Labi, tur skatīsimies, jā, un pa grāmatiņas jau pateicu, jā. Es domāju, ķeramies versiem pie ragiem, es kaut ko atcerēšos, es jums pateikšu, bet iesim cauri reālajiem piemēriem. Pirmā virsotne vēlreiz. Tātad potenciāls personības īpašība vizītkarte. Šī virsotne ir pa lielam, šī enerģija, kas šeit atrodas pa lielam, ir tā, kas mums jau ir iepriekšējās dzīvēs kaut kur izstrādāta un jau uz pozitīvo vilni. Kas saka, uz pozitīvo vairāk. Un tas ir mūsu spēks, ko mēs varam pielietot ikdienā, apzinoties šīs enerģijas izpausmes, mēs varam apzināt, nu, tā kā viņas pildīt ikdienā. Bet ir viena lieta, teiksim, runājot par jauniešiem,
Nevienmēr tā ir, kad viņa uzreiz ir atvērta, jo viņa ir tikai aktivizējās aptuveni 17, 18 gadi, nu 20 gados, jā. Pirms tam nē, pirms tam, ja jums, tāpēc saka, jums ir mazāki bērni, lūdzu neieciklēties, kā tur enerģija, tur ir jāvēro vispār citas lietas, vispār kaut kas cits ir jāskatās. Būs atsevišķi vecāku un bērnu tēma, kur mēs vairāk tāpēc pievērsīsim tam uzmanību, kā ir jāskatās. Jo šeit ir svarīgs, ka viņš jau līdz tiem aptuveni 18, 20 gadiem viņš jau nonācis un pats atklājis sev, ka viņam ir šīs stiprās puses no šīs enerģijas. Bet tas ir cits ceļš, kā viņš to izdara. Un to, vai šis būs atvērts vai būs vēl ciet, vai, ja, ir atkarīgs no vecākiem vai vides, kur viņš ir audzis. Ja? Tāpēc šeit ir šī sava veida tāda, nu, pavadoņa loma mums kā vecākiem, novērot bērnus un skatīties, ja būtībā viņiem ir sevi jāpieredz, viņi drīkst izzināt, bet viņi drīkst to pa savu izdarīt, nevis mēs tagad tā, tas nebūs, tu iesi tur un tu esi uz tādu pulciņu, tu vispār tas, tev piestāv kaut kas tāds, un ka viņu vietā izdarīt lēmumus, tas ir traki, sadāk viņi šo potenciālu, pēc tam, ka viņi nonāk un kādreiz atnāk uz šitādām nodarbībām, mēs viņiem saka, klausies, tev tur bija jābūt pa zvaigzni, dziedošanu, skanošanu, tā, un tā, pēc tam arī skatās man lielām acīm, ko tu man stāsti, kas par sviestu, kāds murgs, jāsaka, nu skaidrs, jā, un sākam runāt par bērnību, kā ir bijis, nu loģiski, ka tā zvaigznīte ir aiztaisīta ciet, nekas radošs nav ļauts, tu taču nedrīkstēji, nevajadzēja, priekš kā mēs visus esam bijuši taču kaut kādi, nezinu, dakteri aizgājām par to radošumu nomet malā, priekš kam tas ir vajadzīgs, jā. Nu, var sakot, ir dažādas situācijas, tāpēc šeit es arī aicinu jūs pavērot, tāpēc plašāk arī palasīt šo enerģiju aprakstu pirmajā virsotnē un sajust, kā tad ir tur, jā, kā tad reāli ir, kad jūs jau tādā spēkā bijāt, vai vēl varbūt neesat, vai esat ceļā uz to. Es arī nebiju uzreiz jaudīga, drosmē, pārliecībā, nu, nebūtu ne, bet kā viņu atvērt, mēs to parunāsim pie 5. jā, virsotnes, ka būs, jā, jo viņi būs saistīti ar 5. virsotni. Ok, to es priekš sevis tā kā atgādināšu. Tad mēs paskatīsimies to knifu, ko jūs varat pielietot uz saviem bērniem un redzēt, ar kuru enerģiju var palīdzēt atvērt šo visu. Un tad, kad es ieraudzīju, kā man bija, un es sapratu, ko vecākiem tikai vajadzēja izdarīt. Un viss būtu, bet nekas es jau nenožēloju. Es vienkārši pieņemu to, ka, jā, viņam kā mācīja tā darīja, šodien es to zinu, šodien es pati sev viņu varu vaļā un stiprinu, jā, tāpēc es tā eju uz priekšu tā, kā es eju, un tā drosme ir vienkārši, man liekas, mana normāla ikdienas sastāvdaļa, kā mani mati, mana āda, mans ķermenis, ja man ir drosme, un viņa nav papildus jāmeklē. Viņa vienkārši nāk, viņa iet savā spēkā, tāpēc arī drosme uzziedēt, ja. Arī radās, un tas ir vistiešākajā veidā, un tur gan vairāk ir valorēteriskās eļas kompozīcija pie vainas, jā, tā man tur itīgi mani sapurināja pa dzīvi, un lai es tiešām, un tie drosmes ceļi sākās, nu, un tad arī šādi ir, kur mēs esam šodien, kur mēs esam, jā. Tālūk. Tā kā potenciāls ir tas, kas mūsos jau ir, viņš nav jāmācās, viņš ir jāatver, ja viņš ir kaut kur vēl sapakos, tad viņš ir jāizsaiņo. Jo tas ir šīs īpašības, kas ir šajā enerģijā, viņas iedos jums spēku un arī to pašu drosmi, jaudu iet tanī tuvāk savā versijā. Viņa palīdzēs visam vērties vēl vairāk vaļā. Un šī ir redzama enerģija. Cilvēki redzēs jūs sociumā, ja sabiedrībā caur šo enerģiju. Jūs atpazīst ar to, ja. Tāpat tās man arī saka, Ines, tu tik daudz ko dari, turpa šurpa, ātri, tā. Jā, man jau sāk atpazīt ar to, ka ir tas 7, viņš ir kustībā, viņš ir aktīvs, viņam mērķi, viņš sasniedz, viņš dara, viņš organizē, viņš vada, nu viss kaut kas notiekās, ja. Un, jā, un tagad pēc tām īpašībām man jau sāk atpazīt, jā, un saprot, ka, nu, jā, es viņu nesu, es rādu cilvēkiem, kā pieņemsim septītnieks savā būtībā darbos. Un ja kādam pēc tam ar laiku būs jāatklāj šī enerģija, kas būs citā virsotnē, mēs pēc tam runāsim pie 7. pieņemsim, ja? Vai kādos pārbaudījumos stāvēs, kur viņi būs ritīgā mīnusā. Tad mēs savstarpēji parunājoties un daloties pieredzē, mēs varam tā palīdzēt viens otram, kam jau tas ir spēka enerģija, palīdzēt tam, kam varbūt uz to tikai jāiet. Un es varu tikai dzīves piemēriem dalīties, un ja kādam norizonēs, vienkārši pamēģināt un arī iet uz to savu spēku, ja? Tāpēc ir tik skaisti, ka mēs esam vairāki, mēs varam mainīties arī savās pieredzēs, redzējumos un iedrošināt viens otru būt tur tuvāk sev. Vienkārši parādot to, ka var to darīt caur dažādiem ceļiem, dažādiem veidiem, ja ka tur nav tikai viens tieši konkrēts. Nu, tālūk. Labi, es domāju, par to pirmo virsotni plus mīnus mēs esam apskatījuši. Kaut kādi citi teoretiskie jautājumi vai būs nekautrēties, lūdzu čatā jautāt, vai man personīgi jautāja, nav stulbu jautājumu vai muļķīgi jautājumu, nav. Es sevišķi tie, kas ir nu, tā kā no jaunie, ja, droši, ja jūs arī no tās teorijas daļas neko ko nesaprotat, droši līmēsim kopā, es esmu šeit, lai mēs arī tā individuālā pieeja šeit arī ir tā radīta, lai es varu uz visiem arī atbildēt arī uz citiem jautājumiem. Tā kā
to droši šajā laikā izmantojiet. Labi, mēs iesim jau skatīties, un tā kā es jau nosolīju, Inetiņa šodien mums ir online, tāpēc viņa dabūs pirmā pa sevi dzirdēt. Jā, re, kur ir. Jā, un tāpēc arī, tā kā saka, te viss pa vienkāršo ļoti ir skaidrs, tā tad ir 4, viss kārtībā, mums ir viena enerģija, mums matemātika nav jānodarbojas, ja, ar pārējiem gan tur būs matemātika, jā, ar pārējiem 4, ja 3 mums būs vienā, nu es vienkārši parādīšu jau arī, mums būs 3, kas ir ar 30 enerģiju, vispār tas ir fenomenāli, un pirmajā grupā mums ir vēl viena ar 30 enerģiju. Tā kā jūs esat 4 cilvēki, kas ar 30 tiem vibrāciju atnākuši vienkārši wow! Fenomenāli, superīgi, brīnišķīgi. Un mums arī 27. vibrācija būs, jā, lāsmiņa arī būs, bet es tagad pakaļ pīnetiņas tātad, jā. Jā, un tad pirmajā virsotnē, ja mēs taisam arī aprakstu, mēs būtībā kaut kādus definējumus ņemam kaut ko apraksta daļā. Un starp citu, jums arī būs fails, teiksim, rekur, par katru virsotni, ka mēs iesim šeit uz parādīšiem, rekur, teiksim, pirmajā virsotnē, ja, visas enerģijas, visas 22 enerģijas, līdz ar to jūs varēsiet ar šo miedarboties ar šo failu, vai nu elektroniski, vai kāds grib pēc tam izprintējiet, varat, ja, jūs varēsiet vēl kādus citus savu paziņas ieraudzīsiet, jūs jau redzēsiet šeit tos izvilkumus, lai jums nav pilnīgi visa aprakstēt jāmeklē. Te kaut kas varētu rezonēt, kaut kas varētu arī nerezonēt, un tas nav tā, ka jābūt dzelžaini, vai kā te rakstīts, tam tā jābūt. Nē, var arī kaut kas nebūt, jo saprotiet, ka vienkārši vai nu cilvēks nav vēl to atklājis, vai tieši otrādi viņam nav tāda negatīva izpausme, nav vajadzība būt, un tas nav jābūt obligāti, ka tieši tā kā te ir teikts, jā, bet aptuveni. Un pēc tam paplašinājumu var skatīties, ja gribas tā plašāk, to visu vēl pataustīt, tad skatāmies grāmatā lielos aprakstus, jā. Un arī tur kā bērni, kur ir, ja ka bērns, kurš ir dzīvis tādā datumā, ja var vēl salīdzināt, kas ir kas, tā kā tas tāds arī foršs momentiņš. Ja? Tā kā jums būs šis pieejams, jūs visas 22 tieši pirmajā virsotnē jau definējums varēsiet priekš sevis paņemt, un ja vajadzēs kādam arī aprakstu uztaisīt, ja kāds gribēs. Tā kā šī ir pievienotā vērtība, kas nav bijusi man arī klātienēs vai pirms tam iepriekš runāja, nu, stāstot šo ievadu, tā kā, nu, ņemat par labu, jums ir ļoti jaudīgs materiāls, kopā jums būs 16 faili, kurus varēsiet izmantot pēc tam šādi radot paši savus aprakstus. Nu, tā ir tiņa, jā, četrnieciņš, tad četrnieks ir matērijas pasaules enerģija, un es parādīšu tos plusus, mīnusus, un 4 tā kā ir vairāk tāda vīrišķa enerģija pēc būtības, bet tas nenozīmē, ka sievietē uzreiz tur kaut kas, ka viņa nedara. Un te ir jāmāk paņemt tas spēks, kas ir no šīs enerģijas. Un šeit ir pirmais jau tāds signāls, kad arī Inetiņa piedzimusi ģimenē priekš sava tēva, priekš tēta, lai viņu atbalstītu, lai viņu stiprinātu, lai viņš būtu spēcīgs vīrietis, lai būtu kārtīgi, nu, tāda forša komunikācija un vispārējais, kā tas ir bijis dzīvēs, tagad nerakņāšot dziļāk, kā bijis, tā bijis, bet ideja kā tāda bērni mums piedzimst tāpēc, lai kaut ko ienestu to, kas nav. Tāpēc tā jūs varat izsecināt arī, kādi jums bērni ir piedzimuši, ja, ko viņi jums nes, ko viņi jums aicina. Jā, un mums arī mājās, tad mums ir 1,6, mums ir 1,15 un 1,16, jā, un es šīs enerģijas ieraugot, es sapratu, kurā brīdī un kāpēc tieši ar šādām atnāca, jā. Un kas mums kopā ar Andi, nu, vīrs sauc Andis, jā, tad kas mums kopā ar Andi, kas mums sevī vēl ir jāceļ augšā, jātīsta, jā, lai šie skolotāji, nu jā, jo viņi skolos mums par šo tēmu, un lai mēs palīdzam viņiem atvērt šo viņu potenciālu, ka viņi vēlāk var iet pasaulē, jau spēcīgi šajā enerģijā būdami. Tā kā man vēl ko mācīties un trenēties ir pa 6, 15 un 16, jā. Tā kā, jo tādi skolotāji ir atnākuši, kas teica, jums būs būt, jums mīļiem pa šito, jā. Un tad man ir skaidrs, un es esmu pateicīga, ka viņi ir atnākuši, tāpēc, ka tas liek man augt. Viņus vērojot un skatoties, un arī vispār skatoties, uz ko tas viss velk, kādas izpausmes dzīvē, jā. Es lieku kopā puzlīt, un esmu pateicīga, ka viņi ir ienākuši, un mēs komunicējam un mācamies un ejam tālāk, ja? Tā kā šeit šis uzsvars ir uz tēti, primāri, pēc tam arī, nu, būtībā tētis arī varētu būt tas, kas ietekmē to dzīvi kaut kādā vairāk vai mazāk, vai viņš būtu, vai viņa klātesamība, vai viņa tieši neklātesamība, ja? Bet kaut kādu to lomu spēlēm, jo līdz ar to tālāk saistās dzīvē, viss, kas saistīts ar savu dzīves partneru, un ja ir dēli un tam līdzīgi, tad esam tālāk atnākuši priekš saviem arī brāļiem, dzīves partnera vai partneriem un bērniem, ja puikām, nu, kas ir puiši,
Ja ir arī kādi krustdēli, pēc tam kolēģi, priekšnieki, nu, var sakot, vispār un ap vīriešiem. Ja? Starp citu, ar šādu enerģiju sievietē arī ir iespējams ikdienā pat vieglāk ir komunicēt ar vīriešiem. Nu, tā sanāk, tā brīvāk, ja? Vairāk komunikācijas ar vīriešiem nekā ar sievietēm. Ja? Sievietēm, protams, kad arī, protams, bet, teiksim, tā dabiskāk sanāk komunicēt tieši ar vīriešiem. Pie nosacījuma, ja nav kaut kāda bijusi lūk šī kaut kāda trauma vai kaut kāds, nu, tāds atgadījums bērnībā vai no dzīves, kad ir kaut kas, nu, kaut ko nelabi vīrietis izdarījis, vai, nu, kaut kas, vai nebija tā komunikācija, un tas vienkārši nav atvērts. Bet būtībā tas lielais spēks šeit ir, kad ir tā komunikācija, tāda, nu, diezgan tāda forša komunikācija vīriešiem, un vīrieši arī ciena šo sievieti ar šādu enerģiju, tāpēc, ka tur valda tāda, nu, pārliecība. Četrnieks arī ir ļoti pārliecināts, tāpēc, ka viņš zina, kur viņš stāv, uz kur viņš ir, zina, ka viņš ir uz sava ceļa. Un viņš vienmēr ies un liks sevi tā, ka man jābūt stabilitātei, kārtībai, disciplīnai, ja? Un, ja mēs zinām, kur mēs tagad esam, kur mēs tālāk virzamies, kas kur kā, tad stabilitātes jautājumi arī vienmēr būs aktuāli. Stabilitāte vai materiālā stabilitāte, attiecības stabilitāte, veselības stabilitāte, realizācijas stabilitāte un tā tālāk. Ja? Šīs tēmas vienmēr griezīsies cauri. Un šis spēks un pārliecība ir ārkārtīgi skaistas īpašpausmes sievietēm ar 4. Es saku parasti, mīļās, jūs esat tā kā atnākušas, lai ap jums izaugtu vīrieši miljonāri, jo tas, saprotiet, ja sieviete, protams, te ir galējības, kad sieviete sāk darīt pati, visu dara vīrieša vietā un uzņemās un pārējuši pat pa vīrieti, jā, tā ir galējība šai enerģijai. Bet tas pozitīvais, tas skaistais, tas unikālais ir tā iekšējā pārliecība, iedrošināt vīriešus vispār viņiem būt pašiem. Lai kas viņš būtu, vai tas ir priekšnieks, partners, dēls vai tēvs vai draugs, vienalga, šāda sievietes klātbūtnē vīrieši ļoti izaug. Jā, viņa ļauj viņiem ieraudzīt, viņiem iemācīties, viņi māk uzslavēt, viņi māk atbalstīt, viņi māk vienkārši paklusēt un būt klātesoši ar savu spēku, enerģiju, kad tev viss izdodas. Mēs 4. enerģiju, kad ejam to ceļojumu, 22 enerģiju ceļojumu, viņš arī tā kā simboliņš nāk tā kā tāds sildošs ugunskurs, ja? Nevis tāds sprakšķos, nevis tāds, nu, tāds haotisks, bet tā kā tumsiņā iedomājieties, jūs sēžat mežā vai vienalga, nu, kaut kur, bet ir tumšs apkārt un ir tāds jau, tāds vidēji jau degošs ugunskurs, bet viņi ir tik silti. Un viņš tā haotiski nesprakš, bet tik pa laikam jā, kaut kas pasprakš, bet tik patīkami. Un tā kā īstenībā arī, tagad, ka viss tās fonu, saistībā ar Ziemassvētkiem, tās fonu mūzikas, kad ir kamīniņā sprakš, tur kaut kas deg, ja, bet viņš tā liegani. Nu, lūk, tāda enerģija rada sievieti ar 4. enerģiju mājās, kad visi atnāk mājās un viņi zina, kad viss būs labi, lai arī kādi bijuši mēsli šodien pa dienu vai kaut kādas situācijas. Sieviete šo lauku, ar šo 4. rada tādu. Viņai nekas nav jāsaka. Viņa vienkārši ir, un viņa zina, ka viss būs labi. Viņa tā kā tāds, nu, ritīgais gara spēks mājās, kas atnes to pārliecību un drosmi, ka viss notiksies, ka viss būs labi. Tas ir kā miera osta, un vienlaicīgi, vau, cik forši, un nāk tā motivācija, ka rītā es būšu vēl labāka savu versiju, ja? Bet es tā mierīgi klātesoši. Vīrietis 4, viņam ir citādāk izpaušanās atkal, ja? Tur vairāk tā kā viņš tāds, nu jā, viņš tāds, nu kā jau vīrišķīgs, jā, es varu rekur, es izdarīju, es paņemu, vienīgais ar vīrieti atšķirās 4 tādu, ka viņš vairāk arī nu, mājās tā kā nevēlēsies uzstāties, viņš vairāk ir uz to karjeru vēl nu, tā kā tendēts. Starp citu, sievietē ar 4 arī tā varētu būt, ka viņa vairāk būs ārpus mājas, lai nodrošinātu, vadīt, veidot kaut ko tam līdzīgi, ja, tāpēc, ka tas ir vadītājs, organizators tam līdzīgi, bet ja sievietes ir apzinās, ka viņa ir arī kā, nu, tomēr, nu, kā ģimenes dvēsele, tad viņas aicinājums ir pazemināties arī līdz 3. enerģijai, kur arī tu esi mājās un ne tikai, bet tas, teiksim, šī gadījumā būtu jāsaprot normāli, teiksim, partneri savā starpā komunicējot, ja, saprastu viens otru, kad arī, nu, 4. sievietei vajag to realizāciju, nu, viņai vajadzēs sevi realizēt, ja, nevis piespiest mājā viņu sēdēt, nē, viņai tieši vajag to realizāciju, ka viņa var arī izpausties, bet tāpat laikā viņa par apmaiņas ziņā atnesīs mājās to siltumu, to silto ugunskura sajūtu, to mieru, to pārliecību, to fundamentu, ja, ka mums viss izdodas, mēs ejam, mums viss ir kārtībā, bet tā, ka nevis tikai mēs sakam, bet ka reāli to var just, ka viss ir kārtībā, ja, un ka vienmēr tenīs acīs ieskatoties ir tas vienkārši tas spēks, kas iedrošina un kas jau tev saka, es tev ticu, es zinu, ka tev izdosies,
Tu esi malacis, ej uz priekšu, aiziet, jā, un pat nav jārunā, bet tas siltums, tā jauda, tā milzīgā, viņa tāda tēvišķa, bet šī gadījumā viņa kā sieviete, kā mātišķa, bet tāda, nu, ļoti, ļoti, ļoti sildoša, pamatīga enerģija, jā, kārtīga. Nu, lūk, un tas ir tas, ko var paņemt sev līdzi un vairāk viņu nopulēt, ja, un, teiksim, komunikācijā ar vīriešiem arī tas ir pat ļoti forši, jo, teiksim, ja kaut kāds darbības virziens ir saistīts, tad ļoti labi var izmantot vīriešu auditoriju, jo viņi klausīs, viņi klausīs, jo šāda sieviete ļoti labi saprota vīriešus. Viņa komunikācijas ziņā arī vīrieši arī jutīs, ka šāda sieviete viņus vienkārši saprot. Kas atkal būs otrādi, tā kā mēs būsim pie trešās enerģijas, ja, tur atkal, kad vīrieši ir kā trīniekiem, kad tur vīrieši atkal vairāk saprot sievietes, ja, nu tā kā, jā, bet šitien ir sieviete, kas ļoti saprot vīriešus. Viņa iedziļinās, viņa vienkārši saprot viņu vienkāršību, viņa saprot viņu būtību, kā, nu, viņu ritmu, ja viņa vienkārši to saprot. Ja, un ir vieglāk pēc nokomunicēt arī ar vīriešiem. Tā kā tālāk, nav nemaz tā, ka viņas uzreiz beigās vīrišķās ir, jā, tas tā var arī būt. Protams, ja dzīve, nu, tā ir salikusi, tad tā vīrišķība izpaudīsies, bet tad to vajag noķert aiz astes un tā kā, nu, aiznest uz tādu līdzsvaru. Tā kā nevajag to pilnīgi mest nost, jo tas ir ļoti labas īpašības, kaut ko savākt, norganizēt, vadīt, deliģēt. Atšķirība 4 ar 3 ir tā. Četrnieks ir makromanagements, viņš lielas lietas, nu tā kā pārvalda, deliģē, ok, un trīnieks ir mikromanagements, līdz sīkumiņiem tur nolikt, tur salikt, to parakstīt, to aiznest, to saulocīt, ja. Un tas, kad arī tā disciplīna iekšē attiecībā pret sevi, tas ir ļoti labi izpausme, paņemt līdz disciplīnu no 4. enerģijas savu līdzi, jo disciplīna, teiksim, priekš savas veselības, priekš savu dzīves ritma, ja, to disciplīnu vēl ļoti labi izpausme, ja, un to var arī nodot tālāk, ja, un tā kā ļoti daudz kā laba, var sakot, un to paņemt, paskatīties, kā tas ikdienā jau integrējās, un ja jūtam, ka tas ietekmē jau ārpus tā līdzsvaru, paskatīties, kas ir tas, kas to, nu, varbūt neesam vēl stabili uz sava ceļa, ja, jo tie, kas ir esošie, viņi zina, kas ir sakņu enerģijas arī vēl pašiem cipuriem, tie, kas vēl nezina, mēs tam pieiesim klāt, ja, jo četrniekam, tā kā viņu saknīte ir pirmā enerģija, tas ir tas, ka tu nostājies uz sava ceļa, tas maks brīnumdaris burvis, viņš tur klātesošs, ja, nu, ja tur kaut kas nav sakārtos, tad, protams, četrnieks arī šoposies. Nu, pa lielam tā kā Intiņa ir atnākusi skaisti piepildīt pasauli ar pārliecības enerģiju, ar tādu arī drosmes enerģiju, ar tādu, no to siltu ugunskura, bet tā kā caur sievietes prizmu. Manuprāt, ārkārtīgi skaisti. Es redzu jau tālāk, kā tās enerģijas sen nebija tev redzējis caur matricu vienkārši. Es skatos tur tālāk, tur vēl tā rīcība, tas dziedinājums, vispārējais, ok, labi, es pagaidām čist cieta, man tik interesanti jau liekas, cik skaisti tas viss ir. Jā. Ir tāds piedāvājums, tie, kas ir online, es parasti paprasu, vai grib pakomentēt kaut ko, vai piekrīt vai nepiekrīt. To var darīt čatā, to var darīt arī balstī, bet ja negrib, tad tas nav obligāti, jā. Tā kā šī gadījumā es vienkārši, ja tu gribi, tu vari pakomentēt, vai tas viss, ko es teicu, kaut kādā sakarā vispār lien iekšē, vai pilnīgs gadīgs murgs. Ja nē, tad mēs vienkārši ejam tālāk. Ir, Inês, tā kā tu saki, es, nu, savos tagad jau dzīves gados varu teikt, ka es vienmēr esmu zinājusi, ko es gribu, un es eju uz mērķi neatlaidīgi. Jā, tur jāpanalizē, jāpadomā, vai tā ir arī tā kā sprots, varbūt tā vīrišķā enerģija. Nu, nenoliekšu, jā, bet tas, kad visiem vienmēr saka, tas manī ir, nu, es tagad tā kā komentēju citu cilvēku domas, ko viņi man saka, jo viņi saka, tas tavs miers, tu ej, cēli, un, jā, protams, ir brīži, kad es uzsprākstu, jā, kaut kādos brīžos, nu, lai, kā saka, ja cits to dara, piemēram, tur vārdu pārmaiņas, esas varbūt dienā un drillē, bet es tā, kad es eju, es daru, un, ja es uzsprākstu, tad tas ir, nu, ļoti, ļoti reti, un tad tiešām tā kā uz punkta I es uzlieku tādu treknu, kad, nu, tad es pasaku, kā saka, savu viedokli un domas, bet tiešām, laikam, es tā kaut kā mierīgi, ienesot tādu mājas mieru, apsverot, brīžiem pat mazāk runāju un vairāk es daru. Jā, un tā stabilitāte ir jūtama, jā, kad es eju, jā, un tā zem kā, es vienmēr
tā kā pat manis tās sajūtas ir, ka es stabili stāvu uz zemes, un es zinu, ko es gribu, kā es gribu. Man arī pašai jau 2 dēli un meita. Un man tikko bija tā, kad es biju tikusies ar vienu meiteni tieši ar raindropu masāžu. Un viņa saka, Ineta, padalies lūdzu, tev tomēr 3 bērni, tagad tas 3. bērns ir pusauģa vecumā. Kā tu esi tikusi galā ar šiem te pusauģa vecumiem? Un es tā viņai saku, bet zini, man nevienam bērnam nav bijusi šī te pusauģu krīze. Es nezinu, vai es vienkārši ar savu to četrnieka, to misiju, ko es nesu, ja, es vienkārši nav man bērniem tādas bijusi krīze, jo vecākam dēlam jau būs 30, jaunākajam dēlam jau 27 būs, ja, nu viņi jau paši ir tūlīt, nu ir viens jau tētis pats, ja, un tad man liekas tiešām es ar to savu, jā, es esmu prasīga, bet es to māku tā mierīgi, un viņi pilnīgi jūt, viņi zina, viņi pat nolasa manas domas, un viņi jau, un pēc man, tā kā viņi saka, pēc mammas izskata jau var pateikt, kad viss, ja vēl kaut kas, nu tad, nu, briest bez mazai sūdi. Nu, kā saka, tā, nu, viņi zināja. Mēs mākam tā kā to bērnu audzināšanas posmu, es esmu kaut kā tā ļoti mierīgi izdzīvojusi. Un īstenībā es ar vārdiem nemētājos. Es turu pati vārdu, es domāju, ko es runāju, es vienmēr izpildu to, ko es saku. Un es tiešām tā, kad man tas likums ir, kad mazāk runā, bet vairāk dari, jo ar darbiem tad tu esi tā kā, nu, parādi, kā saka, kas tu esi un uz ko tu esi spējīgs. Un es nevienam nekad, es to, ko daru, es nekad nedaru, lai kādam kaut ko pierādītu, jo es vienkārši pati zinu, ko es varu izdarīt. Un es daru lēnā garā, un tad man tur citi var vienalga ko teikt. Kaut vai, piemēram, kad es arī parasti eju kursos, un es pat tagad esmu iestājusies atkal augstskolā, un man darbā saka, taču aizie pasaki vadībai, ka tu tur mācies, ka tu dari to un to. Es saku, bet man jau tas nevienam nav jāsaka, es jau to daru pati priekš sevis. Man tās zināšanas vajag priekš sevis, un es esmu cik vienmēr mācījusies, kaut vai to pašu raindropu ņemot par piemēru, ka es saku, man galā vajag papīru. Vai viņš man būs tur noderīgs vai nenoderīgs, bet tas ir tas, kas man tā kā, es ar to noslēdzu. Un tā kā es esmu sasniegusi mērķi, man ir zināšanas, un es esmu tas cilvēks, kurš es mācos, man vajag izkošļāt katru vārdu, katru domu, un tad es tā kā tāds lēnais skolnieks esmu, kas mācās ilgi, dikti un domā, analizē. Varbūt tas pat ir tā kā mīnus. Bet nu, tad, kad es esmu iemācījusies, un to, kas esmu iemācījusies, un tad tas ir tādiem māja ar kārtīgiem pamatiem. Jā, tāpēc tā izklausās. Ritīgi pamatīgi, jā. Super. Paldies tev. Paldies, ka padalīsies. Es jau dzirdēju vēl citas enerģijas, bet es pagaidām neizplūdīšu. Tā kā mēs līdz viņam nonāksim, tur jau smuki, tur jau kā varēja dzirdēt, cik skaisti jau izpaužās arī vienā stāstījumā. Paldies tev, Inetiņ. Jā, tā kā redz, kā, nu, mums dzīves piemērs, jā, tā kā meitenes grib tur rāmumu un mieru mācīties, vai puiši vienalga tad varu iepazīties ar Inetiņu, lai padalās pieredzē vēl vairāk, jā. Viņi sevišķi jaunieši nav piedzīvojuši pusauģu krīzi, jā. Tas ir kaut kas. Nu, re. Brīnišķīgi. Jā, labi. Tad mēs tagad iesim, kur Indriņa mums ar pievienojas. Indriņa ir viena no 3, paskaties. Mums ir 3 30-nieki. Bet mums vēl pirmajā grupā ir vēl viena meitene 3-nieks. Jā, tā kā vispār jūs esat 4 kopā, ja visus saliek kopā. 4 30-nieki, tas ir kaut kāds fenomens. Vot atnākuši augstie pārstāvji. Es pilnīgi tā sasmaidies, tik forši. Un ir tiks prieks, jo...
šeit pakomentējot atkal jūsu, un Indrīt, tas nekas, ka tu nebija sākumā, tu pēc tam paklausīsies ierakstu, ja, bet es vienkārši uzreiz jau iešu uz to virsotnes skaidrojumu, kā viņi ko iegūst, tur sākumiņā būs, bet tad to mierīgi kaut kad, jā, tā kā, tad ir jūsu spēka enerģijā, pirmā virsotnīte mums atrodas labajā pusē, diagonālam kvadrātam, un tā ir tā spēka, tas ir spēks, ar ko jūs esat atnākuši, tikai jūsu gadījumā viņš ir trīskāršs, tur būs trīs enerģijas. Pats 30. Mēs viņu reducējam, skaitam kopā 3 plus 0 ir 3. Ja jau viss, kas ir no 23 un uz augšu līdz 31, tur mēs skaitam. Ja, pirmajā virsotnē pārējie, kas ir dzimuši no 1 līdz 22, neko neskaitam kopā. Viņi tā arī tur tiek ierakstīti pirmajā virsotnītē un viss. Bet jūsu gadījumā nāk, nu, tāds bonus. Un šeit es aicinu vēlreiz, ja nav noskatīts, noskatieties to video, ja, kas ir no, kā atšķirās tie cilvēki, kas ir dzimuši no 23 līdz 31. Tas salīdzinājums arī par tiem debesu krāpjiem, ja, kad augšā, kur mēs tur dzīvojam un ko redzam un tam līdzīgi, jā. Un kad apakšā tie cilvēki, to, ko es mēģinu no augšas tur nobļaut un pateikt, viņi nedzird, viņi vienkārši nedzird, tāpēc, ka viņi nav tur, viņi neredz to, ko jūs redzat, jā. Tāpēc jūsu izaugsme ir, jūsu izaugsme uz augšu ir prasme nokāpt lejā, justies komfortabli un saprotamā veidā atnest informāciju šeit. Un parādīt ceļu, kā var uzkāpt tur augšā, no kurienes jūs esat atnākuši. Kaut kā šādi tas izklausās viss. Un tāpēc jūs esat citādāki, bet savstarpēji komunicējot un miedarbojoties viens ar otru, jūs varat īstenībā sevi ļoti pabalstīt un iedrošināt un saprast, ka īstenībā ar jums viss ir kārtībā. Jo bieži vien kāds no šādiem pārstāvjiem, kas ir 23 līdz 31, dzīvē jūtas tāds tā kā, nu, vispār es esmu no šīs planētas, vai kas te notiekās, ja? Neiederīgi, vēl kaut kas, nu, ir bijuši dzīves posmi, ka liekas, ka tādi jocīgi vai kaut kas vēl, nu, kaut kas tāds, nu, ka grūti tiem cilvēkiem brīži vien ir miedarboties. Nu, lūk, tā pamata enerģija, kas jūsos ir, tas spēks jūsos ir visiem trīnieks, un trīnieks ir, tā kā, nu, viņš skaitās arī karaliene imperatora saimniece, bet neskatoties uz to vīrietis vai sievieti, viņi bišķi izpaudīsies citādāk. Es pirms par meitenēm pakomentēšu, pēc tam es arī par Kristapu kā vīrieti, lai jums ir atšķirība, un jūs redzat, ka tas nav nemaz tik slikti, tas ir pat ļoti, nu, tāpatās, kā mums tikko bija netiņa ar it kā vīrišķi enerģija 4, bet kāras ir skaistas īpašības, ko kā sieviete var paņemt, tikai atcerieties to līdzsvaru, neaiziet arī vīrišķīgumā pa daudz, bet, teiksim, tā kā viņi atrodas labajā pusē mums ir aktīvā matricās, ja, ir aktīva puse, kur tu smiejiet darboties ar sociumu, aber lūdzu, bet mājās to imperatoru ložu atstājam imperatoram, ja, un karalienes un imperatoris nostājas savā ložā, ja? Tā kā, lai tur būtu vieta. Nu, lūk, un trīnieciņš ir par teiksim, tā ir arī zemes enerģija, ja? Teiksim, nu, zemes kā zemes, nu, tīri zemes, kā rušināties pa zemi, tur dārzi, vēl viss kaut kas, ja? Materiāla enerģija, bagātības enerģija, auglības enerģija, radošuma enerģija. Jā, ir ļoti tādi, nu, ģimeniski cilvēki un svarīgi, lai tā ģimene būtu, tās rūpes par ģimeni kā vienam, tā otram, kā vīrietim, trīniekam, tā sievietiem, trīniekam, ja, viņš var nākt, un tādas arī brīžiem varbūt pat pāraprūpe, ja, kad, nu, bišķi vairāk gribās tā, lai, nu, viss ir kārtībā, tad var kaut kāda kontrola ar izlīst ārā, bet tas ne jau slikti domāju, bet īstenībā, lai tiešām visiem viss būtu labi, ja, nu, tāda ritīgi rūpes, jo tā ir ļoti saimnieciska enerģija, līdzīgi kā šeit ir, tikai šeit ir tā kā vairāk šis tam saucamais mikromanagements, ko es arī pirms tam pieminēju, kā mikro lietiņas, visādi sīkamiņi, tur, vai viss ir savās vietiņās, tur trauciņi, tur skapīts, tur drēbīs, tur salocīts, vēl kaut kas, nu, tas tā varētu būt arī, vai vismaz nolikt savā vietā un skaisti, lai būtu skaisti, tomēr tā apkārtē vide, vai tu kaut kādas tehnikas, viņas labas iegādātas tehnikas, lai viss kaut kādas tikai vienkāršās, jā, teiksim, skaista sava darbistaba telpa iekārtota, ja, un kad ir svarīgi, kad ir kaut kas, nu, tāds labs arī, un arī, lūk, šī tā pārpilnības enerģija, šī bagātības enerģija, viņa arī izpaužās, un jūs esat atnākuši mums pa lielam parādīt to, ka visi cilvēki var būt bagāti. Tas ir tas, kas mums ir jāatdziedina no latviešiem, latviešu tā sērga, ar ko mēs esam visi saslimuši no laikiem, kas bijuši pirms tam, par to, ka, nu, ja tie, kas pelna lielu naudu, tie ir zagļi. Piemēram, ja jūs atnācāt to stereotipu laust. Jūs atnācāt parādīt, ka nē, var visos laikos, var arī vienkārši, var arī godīgi nopelnīt naudu un būt arī bagāts, nu kas, nu kuram ir bagātība, ja? Bet, jo tāpēc, ka trešā ir materiāla enerģija, ja viņa matērijas, un ar visu to, ka jūs tur dzīvojat kaut kur savās vibrācijās augstu, jums ir jāatnāk lejā un jāparāda, ka miljonāri dzīvo, lai viņi ticētu, oh, wow, šitā var, jo galvenais, ka jūs zinat mehānismu, jums jau viņš ir, jūs jau kaut ko to esat bijuši sasnieguši iepriekšējās dzīvēs, jums vienkārši vajag to atcerēties tagad. Jā, un viss.
jo tas mehānisms viņš jau tur ir. Nekas jauns jums nav jāizdomā. Jums tā nav jauna pieredze, kas jāapgūst, viņam vienkārši jums jau ir jāsaprot šim laikmetam, kas ir tie varianti, kā kanāli, kā to var izdarīt. Un ejot līdz laikam, skatoties visam modernajam laikmetam, it sevišķi to pielietot ikdienā un parādīt, cik tas ir vienkārši, bet nemēģināt no augšas runāt un iestāstīt, oi, tev vajag izdarīt to, jums jāparāda caur savu personīgo piemēru, kā tas ir iespējams. Teiksim, neieceklēties pie tā, bet vienkārši tā, nu jā, kur ir. Kur ir, man ir tas, un tas ir pašsaprotam, tas ir normāli, ja? Un viņš vienkārši te, kur ir iedots. Viņš var arī būt pievērta šī enerģija, un kur ir līdz galam neatvērta, neizsaiņota, jo trīnieciņi cilvēki ir atnākuši primāri priekš savas mammas, ja? Tad ir komunikācija ar mammu. Šeit arī būs kaut kas, var izlīst ārā, jo ir atnākuši, lai savu mammu stiprinātu kā skaistu sievišķīgu sievieti, kura rūpējās, kura veido ģimeni, kura arī pieņem bagātības savā dzīvē, kura māk saimniekot ar naudu un izteikt pat ar lielu naudu, jo trīnieks ir par to, ka lielas naudas pārvaldīšana caur savām rokām izlaišana, ja? Tā kā tas ir tāda, tas vienkārši ir jāpieņem arī tāds faktors. Jā, bet var gadīties tā, ka visdrīzāk tās attiecības nav ar to māmu tādas, kādas gribētos, ja, var gadīties, un nevelti nāk bērni ar šīm enerģijām, kāda viņi ir, katrs mēs esam ienākuši priekš vecākiem, lai viņiem kaut ko dotu. Šeit ir attiecības tieši ar mammu, meitenēm, sievietēm, pēc tam attiecības arī ar savām meitām, arī pa stīdziņu īstenībā puišiem tāpatās, ja, vīriešiem tāpatās, viss, kas ir par un ap sievišķo komunikāciju un attiecībām, sakārtot sev dzīvē, lai būtu šī komunikācija, jo mums komunikācija ar mūsu bērniem, ja gadienā tur tas ir kāda meitene, ja, meitiņa, viņa var arī līdz galam nebūt tā, ka tādai, kādai viņai vajadzētu būt. Periodiski viņa var mainīties, ja mums nav attiecības ar mammu sakārtotas. Jā, tur arī viss kaut kas interesants notiekās. Tā kā, vai viņi tagad speciāli jāspiežās un jādara, tas nē, tas jums vienkārši ir savās, tāpēc es tagad vēlreiz atkārtoju, aicinu jums paralēli šim izaicinājumam, uzzīmējiet paralēli arī savu vecāku matricas. Vienkārši viņus uzzīmējiet un ieraudziet, kas tur ir. Paņemiet viņu dzimšanas datumus un uzzīmējiet. Vienkārši paralēli kopā ar jums. Jums daudz kas saliksies. Jūs klausīsieties piemērus, jūs vērosiet, jūs skatīsieties, jums saliksies bilde. Ja viņi dzīvoja tādā laikmetā, kur bija ļoti daudz nebrīvas, ļoti daudz noteikumu, stereotipi, patērni dažādi, ja, šķēršļi, bet mēs esam brīvā laikā, mums ir vieglāk, bet, kā vieglāk, citādāk, nav, ka vieglāk. Un vienkārši pieņemt to, ka viņi darīja, ko viņi varēja, kā viņi varēja, un bija tāda situācija, kāda bija, un īstenībā pateicoties viņiem, mēs esam arī šajā pasaulē ienākuši tieši šajā laikā, mēs varam pieredzēt šo transformatīvo laiku, spēcīgo, ja, un šobrīd mums ir informācija, ir pieejama, mēs varam to darīt, tā kā, ja, ar tādu mīlestību pret savām mammām, šo enerģiju arī izlīdzsvarot, un tad arī būs tā komunikācija tālāk aizies ar jebkuru sieviešu pārstāvi. Kas attiecās uz puišiem, ja, un šajā gadījumā uz Kristapu, ja, pat trīnieku, kad lielais bonus ir tas, ka tu saproti sievietes un komunicēt ar sievietēm. Parasti tad sievietes komentē, lūk, tas ir vīrietis, viņš man saprot no pusvārda. Tas parasti kā komentē, ja. Jā, bet tas nenozīmē, ka cits vīrietis, kuram nav šāda enerģija šeit, viņš nesapratīs, viņš būs citādāks, jā. Vienkārši te ir tas bonus, un tev vēl ir tas marta mēnesis vēl augšā taņa uztverē, vēl jau vairāk tad ar komunikāciju ar sievietēm, tā ļoti labi padodas, un tā var noteikti, ja darot savu darbiņu, tas ir tā mērķa auditorija, uz to vairāk arī var tiekties, jo tevi ieklausīsies, tevi patīkami klausīties, kā mēs zinām, ejot tavus kursus arī. Jā, tā kā tas ir tas spēks, ko tu vari paņemt līdzi, kad tā kā pasaulē arī ir vairāk sieviešu, tad kāpēc gan neizmantot sev par labu arī šo visu, jā. Lūk, bet ar to viss nebeidzās, jā, ar to viss nebeidzās, jums bonusā, pat dzīvi vairāk izpaudīsies, spēcīgāk šī enerģija, bet tas vēl nav viss, jums vēl bonusā nāk, tātad bez trīnieka vēl nāk, jā, un vēl tas, kad vīriešiem, jā, kad būs spēcīga sieviete blakus, bet arī tas ir kā rādītājs, lai viņš paaugstinātu savas vibrācijas, tā kā bišķi paceltos arī uz to 4, ja, vairāk tā kā saprast, ka viņš ir ka viņš ir saimnieks, un ka viņš ir tas, kas ir tas, ka viņš ir tas
galvenais, ja, ka viņš jūtās, ka viņu atbalsta, tad, ka viņš ir galvenais. Un, jā, tas nenozīmē, ka viņam ir jāpiekāpjas un tur mainīsies lomās. Nē, šeit, tad, ja ir spēcīga sieviete, viņa palīdz vīrietim augt. Viņa dara, viņa realizējās visu, bet līdzīgi tā kā ar Initiņu runājām, ja, kad viņš šeit tikai ir otrādi, ja, kad nu, palīdz vienkārši sievieti iedvesmo augt un iedrošina, un viņš izauga. Ja. Jā, kā minēju, tas varētu arī būt aizvērts ciet, bet tas ir tāpēc, ka no audzināšanas ir atkarīgs, un tur vēl šis tas, es pēc tam parādīšu, kā te var pievērst uzmanību. Tas es jau solīju pie piektās virsotnes, parādīšu, kāda enerģija ir jāpaskatās, lai šo visu tiešām līdz galam atvērtu, ja gadienā tur kaut kas nav. No, ja viņš tur tā šūpojas. Nu, lūk, un bonusā jums nāk 10. un 20. Tāpēc, ka 20 plus 10 ir 30. Un 20 ir tas kanāls, ja tā enerģija, kas saista visus jūs, kas ir dzimuši 23 līdz 31. Tā ir tā zona, no kurienes sākās visu tā mistika, tā jušana, tā paredzēšana, tā intuīcija, tā ekstrasensorika, tā iespējams komunikācija arī ar aizsaulē aizgājušajiem, ja, redzēšana, viņu jušana, vēl, nu, var sakot, citi bērniņi bērnībās redz tās laumiņas, redz auriņas, redz vēl visu kaut ko, ja tā ir ļoti paaugstināta jutība bērniem. Šajā, nu tieši, ja jums ir bērni, kas ir dzimuši tādā datumā, nu no 23 un uz augšu, ir vērts viņos ieklausīties arī citreiz, nu tādi fantazētāji, kaut kas tur tāds un tādu, un kaut ko viņš tur redz un tā, un svarīgi ir to pieņemt un jāt, ka tas tiešām tas tā ir, ja, jo viņi tiešām to pieredz un jūt, un tas tik tiešām arī notiekās. Tas, kad tajos laikos dzīvojot, kad vēl bija padomu laiku, vēl pirms tam, jā, ka nu, ko tādu nevar teikt savādāk, tevi bezmaz vai, nu, uz psihienu aizvedīs vai vēl kaut kur citur, jā, kad, nu, kaut kāds nenormāls liecies. Bet tas ir tā saikne ar visu informatīvo lauku, jā, saikne arī ar senčiem un dzimtu. Šis cipars arī parāda, ka jūs esat ienākuši kā dzimtas dziedinātāji, tas nozīmē, ka jums ir uzdevums, pilnīgi uzdevums dzīvot tā, kā nedzīvo jūsu vecāki. Nu, pilnīgi atžgārni. Nu, atžgārni nevis tādā negatīvā nozīmē, bet jūs drīkstat atļauties, pieņemsim, nu, ja vecāki bijuši tikai vienā miestā dzīvojuši gadu no gadiem, tad jūs drīkstat aizbraukt, nezinu, ārzemēs dzīvot. Tas būs tāds liels prestižs, un tad, protams, tas būs šoks sākumā, bet jūs to drīkstat darīt, tāpēc, lai dzimtu dziedinātu un parādīt, bet ir vēl iespējas. Es drīkstu šodien arī citādāku scenāriju izvēlēties savā dzīvē, jā, un tas ir jāpieņem, jo vairāk vecāki burkšķēs, jo lielāks tas indikators, kad ir pareizais virziens, jā. Un citreiz ir pretēji, citreiz arī mums kā pieaugušajiem, ejot to visu, citreiz bērni arī burkšķi, un, nu, protams, ka tur ir, ja viņi nav vaļā savā potenciālā, viņi arī bremzēs, ja, un tā kā, ja no malas skan kaut kas, ir sevišķi no radiniekiem, radu būšanas, ka tu kaut kā ne šitāds vai tāds, vai vēl sazin kāds, ja, tad tas ir labs rādītājs, ka jūs ejat savu ceļu. Lai jūs tā kā, ka visi kārtībā, jā, un kad citreiz atskanējuši teksti, vai tiešām, tu tiešām, tu visi kā cilvēki, vai tu atšķiries, vai tev jābūt tur citādākam, vai tev vajag kaut ko tādu figūru izdomāt, jā. Un katrai mums ir tur savā versijā, kā tas arī var izpausties, bet no dzimtas dziedināšana nozīmē nevis tagad iet un kaut kādus citu cilvēku sadarītās problēmas tur izsināt, nē, tas nozīmē iet ļoti izteikti savā dzīvē, savā unikālajā ceļā, baudīt viņu, atklāt kaut ko jaunu, nebijušu, ko iepriekšējie, ko vecāki vai vecvecāki līdz šim nav pieredzējuši, un atļauties to izdarīt ar rītīgu baudu un jaudu, ja? Tā kā tas ir tas, kas jums jau ir ielikts vienkārši, un visus vieno savstarpēji, ka jūs esat šeit dzimtas dziedinātāji atnākuši šeit. Un reāli caur savu personīgo piemēru to arī darat, jūs integrējat iekšā, ja? Caur savu attīstību un piemēru dziediet senču karma. Tātad, respektīvi, ja senči nav uzdrīkstējušies kaut ko darīt, jūs to izdarīsiet. Jā, jūs iesiet arī brīvībā un ļausieties pieredzēt neiedomājamākās lietas, jā, un caur tām sajūtām, ko jūs pieredzēsiet, tad smalkajā plānā aizies tie stīdziņas un dzimta jau sajūtīs smalkajā plānā. Pēc tam viņa jūs sāks atbalstīt, sākumā pretosies, varbūt tā kā vilks apakaļ būs tāds ēnkurs, tad, lai tas jūs neapturis, iet uz priekšu un jā, tā kā droši baudiet to dzīvi, jā. Daudzpusīgi attīstīt arī, jā, un nu, tur viss kaut kas nāk saras, tas ļoti plaša enerģija, kas ir, nu, saistīts ar info lauku, tur vienkārši jums var plūst un nākt no visām pusēm, jā.
Un 10. enerģija, ja, kas ir veiksminieks, laimes rāds, likteņa laimīgie, ja, tad arī veiksme un vieglums. Jums jāatcerās, ka jūsu arī spēka enerģija ir vieglums dzīvē, viegli dotos uz priekšu, vieglumā, ja, bez sarežģījumiem, bez iespringumiem, bez kaut kā vieglums ir jūsu spēks. Viņš vienkārši ir jāatver, viņš vienkārši ir jāpieņem. Un šeit ir nosacījums komunicēt ar augstākiem spēkiem, no kaut ko, nezinu, augstākais es, dievs, eņģeļi, māte, daba, vienalga, ja, visums, nu, ko gribat, bet ikdienā ar viņu jākomunicē ar viņiem un tie uzdevumi, ko jārisina ikdienā, nododiet viņiem, lai viņi risina, jūs atbrīvojaties iekšā no tādas kaut kādas smaguma nastas, saka, dienīgi mums tik daudz tur tas, bet neesam egoisti. Mums galu beigās ir tāda milzīga komanda aiz muguras, un mums jānodod jāmācās deliģēt, deliģēt un nodot šie darbi, lai viņi darbojas. Priekš kam tad viņi tur ir? Viņi atnākuši, lai mūs atbalstītu un palīdzētu, ja? Bet ja mēs viņiem nedodam uzdevumu, tad kā viņi var palīdzēt? Mācīties lasīt zīmes ir svarīgi, ja? Un arī šie cipari un šīs pozīcijas, ko mēs iesim cauri, tas arī ir vesela valoda, ko jūs ikdienā atpazīsiet jau citādāk, ja tas jau ir liels atbalsts jums šī ceļā. Un jebkuram patiesībā iemācīties lasīt šo visu un saredzēt tās zīmes un apstiprinājums, kad viņi nāk īstajos brīžos un jūs saprotat, kas ir jādara un kad jāpieņem lēmums un ko tālāk, ja? Jā, tikai atliek atslābināties un uzticēties un gūt to baudu no šī visa ceļojuma, no šī procesa, uzticēties. Ļoti svarīgi uzticēties arī, kad atļaujiet, lai notiek, lai rit, ja? Es arī pirmajā grupā biju runājusi, arī ierunāju savu pieredzi, kas un kā man tur notikās, jā, un man nekas cits neatliek, tikai uzticēties. Tikai. Nu, es neko citu vairs nevaru izdarīt, jā, viss. Un tur tā ir un paļauties, nu, kas ir bijis, tas jau ir projām, jā, un tu vairs neatgriezīsi, jā, un tas ir, nu, vienkārši paļauties, ko darīt tālāk, un, nu, ejam tālāk, kaut kādu jaunu ceļu taisīties būs labi, jā. Tā kā vieglums ir atslēgvārds, jā, kopā, un, ja gribam kaut kādā pieredzi ienāskriet, tad paskatīties, vai tiešām, nu, nopietni, varbūt vienkārši tur augšēji, jau nezinu, jo viņiem rokas notirpušas visu laiku, nu, taču dosi vai nedosi, ja, nu, visu laiku jau viņi stiepjās, nu, iedod, man es tā palīdzēšu, ja. Vienkārši iemācāmies un praktizēt to, kad palaižam, no rīta pamosties, jums ir kaut kāds vesels plāns, kas jādara, bet palaižiet to vieglumā, mana dzīve šodien viegli iesāksies, mana diena būs šodien viegli un veiksmīgi, jūs iesiet, tad durvis jau būs vaļā, jums pat nebūs viņas jāatver, viņas vienkārši jau būs vaļā, ja. Ja tas ir iekšā, tas jūsos jau ir, jūs esat tādīs vibrācijās vienkārši. Es ticu, ka kādreiz ir bijusi situācija, kur jūs varat paņemt kā piemēru, ka jūs esat kaut ko tādu pieredzējuši. Lūdzu, atsauciet atmiņā, ka kaut kas tāds ir bijis un integrēt ikdienā. Es arī to mācos, jo man ar kaut cita pieredze, kur tas desmitnieks man izpaužos, es to mācos, un tik tiešām šobrīd, tur, kur es esmu nonākusi šobrīd ar visām tām ļoti daudzām lietām, ko es daru, bez augstāko spēku atbalsta, es vispār to nespētu izdarīt. Nu, vot, es esmu dzīves piemērs, kas var apliecināt, ka viņi eksistē, ka viņi strādā un ka viņi sadarbojās, ja viņiem iedod darbu. Tad tur notiek lietas, ja to nedara, nu, tad arī nebūs. Nu, tad tur būs kaut kāda cita scenārija, ja. Jo es sapratu to visu, to jaudu, kas ir tā patiesā pasaule, ka tu esi jau redzis, ka te vispār, nu, kā tas ir atnācis, jā, tas notiek tikai sadarbībā ar augstākiem spēkiem. Viens pats tas ir sen jau no šejienes var aiziet projām, tas nav iespējams to izturēt vispār vai aptvert, jo prāts, nu tur tik daudz šķēršļi un tam līdzīgi, nē. Tas ir tikai paļāvībā un viņu audzēt, stiprināt, attīstīt, jā, paļaušanos, vieglumu sevi vērt, un tad būs ar attīstību, mēs iesim uz priekšu, jā, smuki iesim uz priekšu. Nu, tā kaut kā visu to samanedžējot kopā, jā, tā tad auglība, bagātība, radošums, ļoti liels radošums, radošas pieejas, jā, citādi, skaisti, skaistums arī ir svarīgs, ne, tāds elegants, kaut kāds komforts ir svarīgs, jā, tad viegli, un vēl ar to, ka jums ir info lauks, dots vienkārši lasiet to info lauks, tā kā jūs esat mierā. Jums noteikti būs kaut kāds stāvoklis, kurā atrodaties, jums vienkārši būs tā sajūta, kaut kādas intuīcijas, uzplūdumi, vēl kaut kas vienkārši viņu stiprināt. Līdz ar to var palīdzēt daba. Viennozīmīgi jūs noteikti esat dabas cilvēki, kam vajag dabā, vai ar dzīvniekiem pabūt, ja? Caur viņiem nāk komunikācija vai kaut kāda saikne ar visumu. Tad daba, augi, ja, augi arī noteikti var palīdzēt. Nu, rušināšanās zemē jums visiem palīdzēs, kā trīniekiem vienkārši pa dobītēm rušināties, ja, vai kaut kāds, nezinu, auglīšus lasīt, vai uvagot, sēņot, tur jebkas, kas ir saistīts ar dabu, un tādām šiverēšanās aktivitātēm brīvajā dabā, nu, tas ir jūsu elements reāli. Nu, tā kā šiver, varat arī būt labi visi lauksaimnieki, starp citu, ļoti labi lauksaimnieki, kas ņemās, ja, tā kā visos tas ir arī tas saimnieciskums, ja, ka var šiverēties, jo tā ir zemes enerģija, nu, zeme kā matērija, jā.
Nu, tā kaut kā. Tie, kas nav online, tie varēs pēc tam, ja gribēs pakomentēt Telegram chatā, ja gribēs, tas nav obligāti, vienkārši apstiprināt kaut kāds, vai tas viss kuku ir kopā vai neiet. Indriņa, vai tu vēlēsi arī kaut ko apstiprināt, ja tu vēlēsi, ja ne, tad, ne, nu, tad arī var pēc tam. Tas nav obligāti tagad. Aha, labi. Es varu. Nē. Es vienīgi nezinu, es kameru laikam neslēgšu iekšā. Man Nē, nē, tāpēc nē, nevajag, jā. radošais mākslinieckums. Nu jā, par šito, par to trīnieku viss ļoti super. Man tā kā arī tas viss atsaucās, ļoti izteikti atsaucās. Un biznes, nu jā, nu, protams, tur jau mēs esam. Un un jā, tā kā tās lietiņas arī. Man par tā mīnus zīmē mazliet, nu par mīnusiņu. Jā. Nu, relatīvas kopums, augstprātības, tā, viss kaut kas. Bet jā, kādreiz man arī bija ļoti izteikti, ka visus gribējās pamācīt, visiem tur skriet un tā tālāk. Nu, atsakot, jā, ir jānodarbojas ar garīgu attīstību, sevi jāpiezemē, jāsakārto, un tad tikai var kaut ko dalīties ar citiem. Jā, un par to 10, 20, ak, dieniņās, kā šitais ir tiešām bāts. Es tagad klausos par to pašu, ka tie radinieki burkšķēs un tā tālāk, un es domāju, man ir tā, ka jo tālāk mežā, jo tie radinieki vairāk burkšķi. Jā. Gan par to, kad par naudas pelnīšanas manierēm, gan par daudzumu, gan par tērēšanas daudzumu. Var sakot, visas šitās te lietas. Nu, tā kā, un es domāju, ak, dienās, varbūt es tiešām kaut ko nepareizi daru. Un tagad es šito klausos, un es saprotu, nē, man ir vienkārši jāieklausās šinī un jāļaujās tam vieglumam. Jo tiklīdz man tas vieglums aizmirstās, nu, par to 10 runājot, tiklīdz es aizmirstu palūgt, atdot uz augšu visus pienākumus, darbus, rezultātus, visu, tiklīdz es to aizmirstu izdarīt, tā iet ļoti grūti, ar pieri sienā nekas nesenāk. Kā šito te uztaisa? Atcerās uztaisīt, bet ir grūti atcerēties, jo tas materiāls mums ļoti traucē. Tā kā uztaisa, tā viss aiziet kā pa diedziņu, studenti paklausīgi, viss notiek, viss ir ļoti superīgi dzīvē. Un, jā, un bērni arī. Nu, tā kā tādas tās sajūtas. Jā, ļoti, ļoti tas viss atsaucās. Wow, super, paldies tev, ka man pilnīgi viss ar tā iekšā tāds, man tā prieks, jo es vienkārši, es zinu, kā tas ir, kad aptver, ka šitas, ka tiešām, Indriņ, ar tevi visi kārtībā, tad drīksti, droši. Tu droši Jā, drīksti. tā kā jāturpina iet tajā mežā un nevajag satraukties. Man pišķiņ pārsteidza tas par to rakāšanos dobītē. Tas ir tā, ka jā, tagad es padomāju, ka es esmu laukos vai pie zemes kaut kur pie dobītes, un tā ka man ir tā lidojuma sajūta, man tas 10 tad laikam iesnāģās. Bet es to kaut kā biju nogrūdusi no sevis tālāk. Ai, nu ko, nu kas tur, ko tur, vai tad to vajag, un tā tālāk, bet pareizi bija tā, kad ir visforšākā sajūta, tomēr uz laukiem jāiedzīvot. Jā, vai ne? Mākslinieks jāiet uz tiem laukiem dzīvot. Tā kā tāds. Super. Jā, paldies liels. Paldies tev arī, paldies par apstiprinājumu. Nu, redz kā, jā, tā kā viss paši tikai droši uz priekšu, un kad tas nāk, tad drīzāk iemācies tajos brīžos vienkārši tā iekšēji pasmaidīt, nu paldies, mīļie, ka jūs man apstipriniet manu ceļu. Man tik labi palika, nevis tā kā uztraukties, bet tiešām iekšā pasmaidīt, tad ir brīdī, kad es tevi kaut kā tā runā, un tā ir tā jaunā rīcība, ja tas ir tas spēks, tas kodols, un tad ir brīdī tu tā, yes, es daru pareizi, aiziet, un uzreiz pilnīgi cita enerģija aiziet, un rīcība, un atkal pēc tam tā kā dancu solītī uz priekšu, un viss notiekās, super. Oi, labi, un tam mums vēl lāsviņa palika, bet jā, ka tie, kas ir noklausījušies, jūs varat arī doties viss kārtībā, ja, es vēl pabeigšu ierakstiņu, bet droši, tā kā mums ir vēl viena augsto vibrāciju pārstāvis lāsma, kurai arī būs trīskārša šī pirmā virsotnī, tad nebūs tikai ar vienu enerģiju, ja, un starp citu tie, kas ir dzimuši no 10. līdz 22. Pirmajā ierakstā varēsiet paklausīties, kā tur vēl mēs skatāmies, tur mēs arī ņemam vērā vēl vibrāciju rindu.
Jo tur ir savstarpēji saistīts, tieši tādu bildītes tur rādu, jā, jo tur mums bija meitene desmitnieku Liena, bija ar 10. enerģiju, jā, un tur viņai viennieks viņu ietekmē, bišķiņi arī, viņas to personisko visu, jā, un tad mums bija 13, jā, 13 meitene, kurai 4 arī vēl tur bonusā ir jāpaskatās, jo tas ir, nu, viņi ir saistīti, vienkārši saistīti, jā. Nu, lūk, un tā kā tas ir, bet tas ir vairāk pirmajai grupiņai bija. Tā, oi, ne, Inetiņu, jā, Inetiņai mums bija viens cipariņš, tā kā man viens septītnieciņš, jā. Bet par manu septītnieku es arī runāju pirmajā grupā, tāpēc es tagad neierunāju to, jā. Nu, lūk, un Lāsviņai tad 27. vibrācija, kas kopā, ko mēs skaitam kopā, un pirmajā virsotnē dabonām 9, tad ir atnākusi, ir kā, nu, ļoti vietas bērniņš, un nu, vispār. Oh, nu vispār, zini, kā te ir ar tevi baigi interesanti ar to, ka, nu kā, tas, kad jau, vat vēlreiz atgriežoties, jo tu noteikti, kad klausījies arī par 20, tev arī, es vienkārši viņu neatkārtošu, viņš tevī tur arī ir, jā, tikai tā bonusā, 10 vietā ir 7 vēl bonusā, jā, bet 20 jau tev arī ir. Bet vispār runājot par jums visiem, kas ir 23 līdz 31, jums tā sajūta, zin kā, nu, baigi interesanta pieredze sanāk. Jūs esat kā tādi pieaugušie, ienākuši šeit un uzreiz bērnu ķermenītī. Un tas posms, tas jauniešu posms, vai, nu, kamēr jūs izaugat, jūs mākat likt teikumus, izteikties un tam līdzīgi, jā, varēja būt arī kādam pat tik traumatisks, vai tā kā tu liekas, ka tu esi ieslodzīts kaut kur, ka tu nevari, nu, tikt savā brīvībā ārā, jā, tāpēc, ka jūs esat reāli, jūs esat daudz ko redzat dzīvē, jūs ātri varat saprast, jums varbūt ir vieglāk komunicēt arī bijis bērnībā ar pieaugušajiem, ar tādiem, kas ir tādi pieredzējuši cilvēki, ja, teiksim, omīts, opīši ļoti labi īstenībā būtu labākie, kas ir audzinājuši nevis pat vecākie, bet omīts, opīši pat īstenībā, jā, kas ir, nu, iespējams. Un viss, kas vai arī citi cilvēki no līdzīgiem kanāliem, jā. Tā kā, jā, un šeit tu vēl esi atnākus kā devītnieks, kā bērniņš, jā, kā viedais, lai parādītu ģimenei, savai ģimenei šo te viedumu, šo te pašpietiekamību, lai nebūtu viens no otra atkarīgs. Nu, kādā ziņā tas nozīmē, ka nav pārī, nē, ir pārī, bet ka nebūtu šīs te pieprasījums, vat es tev izdarīju to, un tagad tu man izdarīsi to, bet es tev tādu pienākumu, un man būs šitie pienākumi, ja tu nedarīsi tos savus pienākumus, es tur kaut ko tur tā un šitā, ja. Nu, vat šitas, lai nebūtu, jā, jo 9 ir par pašpietiekamību, ka viņš pieņem sevi autentisko, kāds viņš ir, un starp lai maskās nebūtu cilvēki, jā. Jo 9 rāda to, ka viņš ir atradis savu iekšējo dzirksti, nu kā viedais. Viņš pieredz, un kad viņš aicina no savām pieredzēm izdarīt secinājumus, tad viņš kaut ko izdara, izdomā, paskatās, izanalizē, un tad taisa nākamo soli. Jā, līdz ar to kādam varētu nepatikt, nu, it kā saka, kad ir lēnīgi devītnieki, jā. Reku vēl apziņā uztverē arī, reku, it kā ir 9, jā, tur arī būs tā prātīgi, tas nenozīmē, ka viņi ir dumji, nē. Viņi ir ļoti gudri, un viņi ir īstenībā zinātniskais tips, nu, tāds, kad varbūt zinātnē trakties dziļi par tēmām, kas viņus ļoti interesē. Viņi var aizrakties tik dziļi, bet viņiem vajag savu vidi, savu laiku, savu sistēmu, kā viņi to dara. Ātri, visu šitas te viņiem kaitinās. Nu, neskaitinās, viņus vienkārši nomāks nost. Un ja vecāki bijuši blakus, kas, nu, vienkārši, ja es būtu vecāks un man būtu šāds bērniņš, es saprastu, ok, mierīgi, bez steigas, tad tas skaidrs, ka mēs varētu īstenībā ģērbties ilgāk nekā parasti, ja, nu, kamēr tur zābaciņu aizsiesi, saliks, nu, tur kaut kādas savas sajūtas varbūt, ja, vēl tur, un kamēr pieredz, kamēr pamēģina, baigi atvērts uz jaunumiem, liekt iekšā arī nebūs tā, varbūt, ja tāda pieredze nav bijusi, ceļš, ja tas ir pirmo reizi, ja, ļoti, nu, tā, teiksim, nu, jā, neatvērs sevi uzreiz citiem cilvēkiem, jā, tādu distanci, un, tāpēc tādas tā kā piesardzība, jo ir jāpapēta, tad tā novērošana, papētīšana, un pēc tam izanalizēt, un tad veikt to soli, jā. Bet ļoti skaisti, jaudīga enerģija ar to, kad ir tas impulss, nu, kaut kad tu esi bijusi tas viedais, kaut kad tu esi bijusi, un tāpēc tas tavs spēks, viņu nevis pa jaunu mācīties, bet viņu sevi atklāt, atvērt vaļā, vienkārši, un cauram to parādīt, to patiesumu, ka tu esi tāda, kāda tu esi, ka tev pat nav vajadzības likt maskas, ka tu saproti savu autentiskumu un ka tu vari tāda būt. Jā, protams, cilvēki liksies, ai, dīvaini, kas tur tā, tas tur tā, bet tu jau nedzīvo priekš citiem, tu jau dzīvo priekš sevis, un tāpēc tu drīkst iet savā tādā autentiskumā, jā, un tev vieglāk un vairāk patiks vide, kur tu esi varbūt arī kaut kādā brīdī viena, un, teiksim, ja partneru attiecības, tad ļoti ir svarīgi partnerim saprast, ka šeit partnerei vajadzēs arī vienatni kādā brīdī, vai vismaz
vismaz savu telpiņu, kur ir sava istabiņa, kur viņa klusībā var pabūt, ja? Tas ir ļoti svarīgs moments, un tas ir jāciena. Bet, ja tas netiek izrunāts un šīs vēlmes netiek pateikts, protams, var būt kaut kas pretējs, ja? Vai tā kā pabūt kādreiz, aizbraukt kaut kur ceļojumā vienai, kas ir arī pilnīgi normāli. Un tas ir tie jaunie attiecību modeļi, ko mēs šeit radam un veidojam, un nevis radam, bet par kuriem mēs dalāmies, ja, ka tā var. Tikai vajag tikai runāt un komunicēt, un drīkst pieņemt, un tev taču jāpieņem tas, bet viņš vienkārši tāds cilvēks ir, un viņam tā ir labi. Tu esi citādāks, tev ir labi tā. Nu, tu tagad, tāpēc uzspiedīs tas, ka tur vajag tā, tāpēc uzspiedīs, tad vilks līdz visur. Nu, nē, tev var rezonēt un var nerezonēt, jā, var būt un var nebūt. Un tāpēc tā komunikācijā ar tevi ikdienā vajadzētu tā mierīgi, tā prātīgi un ar mīļumu un bez tādiem fiksāti, tas vienkārši tevi, es neko nesaprotu, tā. Un vienkārši nu, arī var uzsvilties un tam līdzīgi. Ja? Tā kā ļoti liela pacietība vajadzīga un tāpat laikā, nu, tāpēc, ka tev ir savs process, kā tu vispār uztver un kā tu tālāk ej pa to dzīvi, bet pie tevis pievelkās cilvēki pēc padoma. Tāpēc, ka tu esi arī padomu devējs, tev ir vārda spēks, un tev ir jābūt cilvēkos, jā, devītnieks nedrīkst aliņā ielīst kas mīnus, jā, un mēs esam par to ar tevi runājuši, nu nevar tā nelās, jāiet ārā, jārāda sevi, un tev pievilksies cilvēki, kas ir gatavi klausīties, tāpēc, ka tevi pieredze, tu, ko runā, to arī dari. Bet tas ir tas unikālais, ja, kad tavi vārdi ar taviem darbiem saskan kopā. Un tas ir visvērtīgākais, kas var būt šai dzīvē. Tas ir paraugs, iedvesmotājs, tiksim, tā stāsti līdzībās. Nav lieka emocionēšana, ja, kad tās emocijas viņas ir, bet viņas māki sastrukturizēt un tā plūstoši palaist un pateikt tikai pašu galvenu, līdzīgi kā Inetiņa teica, ja, bet viņai konkrēti tā, hop, ja. Tikai šeit vēl vairāk tas līdzību efekts nāk līdzi, ka tu vari līdzībās nest un, protams, ar savu vārdu, nu, kad balsī klausoties, viņš dziedina tev. Nu, viņš dziedina cilvēkus līdz ar to, ar to balss vibrāciju, ar to vārdu spēku, jā, līdz ar to, jā, un tas, ka tu jūties pašpietiekami tajā, ka tev viss ir, ka tu vari, un arī nav tā, ir svarīgi nepieķerties arī partnerim vai bērniem, nu, cilvēkiem, nepieķerties, bet viņi ir, visu, tu esi mamma, ok, tā partneris ir ok, bet viņam ir savas darbības, viņam ir tas, un ka nav tā kā atkarīgs, un citreiz galējības ir tā, ka ir ļoti atkarīgs no partneriem, tad vispār ne sevi just, tad ir maskas virsū vēl vispārējais, un tad ir ārprāts, jā, tur tālāk, tur tāds kišmišs sajiet, tā kā šeit ir tā unikalitāte jau iedota jautājums, ja tu viņu atpazīsti un jau viņu lieto, vai es varēšu, jā, runāju, bet, pašpietiekami apveltīt ar gudrību. Ja tas viedums, viņš vienmēr nāks, tā kā, ja tev kādreiz, kad cilvēki prasa padomu, vienkārši nenomūst, tas ir normāli, jo tev var vienkārši saklikšķināties, es nezinu, kāpēc es tā pateicu, bet es tā, nu, bet, no kurienes es tā pateicu, nezinu, bet atnāca informācija. Tātad 1. Info lauks tev ir jau palīgšanī jautājumā. 9, kas arī ir pieslēgums pie pieredzes, iepriekšējās pieredzes, ja? Tā kā no aiziet, pilnīgi normāli parādība, ka tu vari arī šādi, nezinu, no kurienes arī iedot padomu, bet tev ir jābūt savā resursā, ja? Ja tevi tur tricinās un būs spiediens apkārt un vai kaut kas tam līdzīgs, tas tevi, nu, nomaks un tu tā kā, arī ar attiecībām tu atvērties cilvēkam tikai tam, kam tu tiešām uzticēsies, jo tu tā arī, nu, brīvi nevar atvērties, jo ļoti sevi sargā. Un, ja arī kaut kādās iepriekšējās attiecībās ir sāpinās, tad ļoti grūti ir arī it kā, nu, tās jaunās attiecībām būt atvērti, tāpēc, ka, nu, negrib būt sāpināts. Un tā labāk dzīvot vienam, kā saka, nekā ar kādu, kurš sāpina. Nu, tā parasti devītnieks izvēlās. Ja cevišķi, ja viņš vienreiz jau dabūjis pa mizu, ja, nu, viņam ir grūti saņemties, tāpēc, ka viņš izdara secinājumus tā, tad, ja es būšu ar kādu kopā, man atkal nodarīs pāri. Bet līdz tam ir jāizzaug, jāpacēs, ne jau visi tādi cilvēki ir. Un tā kā mēs sapratīsim to, ka mēs paši radam savu pasauli un pievelkam sev situācijas un cilvēkus, lai mēs paši augtu, tad jau šis viedums un pieredze būs citādāka. Bet ja mēs neesam gatavi tādu informāciju apsmadziņot un ielaist, nu tad mēs paliekam tur, kur paliekam, jā. Un vēl bonusā tev ir septītnieciņš, kustība, jā, kas nosaka noteikti mērķus, uztaisīt savu plānu, virzīties uz to, jā, pieredzēt ar baudu šo ceļojumu uz mērķi. Noturīgi, neatlaidīgi, nemet plinti krūmos, vienkārši ceļās, iet tālāk, jā, par tā arī vēl laikam tas piemērs arī bija. Jo man tā kā bišķi spaus noka. Var sakot, man vienkārši ārējais cietais disks nobruka datoram, jā, un tur bija visi matricas materiāli, un tie 4 vai cik tur mums gadi, ja, un visi eļļu materiāli 10 gadi vienkārši pazuda.
Un viņi ir neatjaunojami. Diemžēl tur ir tik tāda tehnoloģija, kura, nu, viņi tur arī čakarējās, neko tur nevar izdarīt un arī to nevar reanimēt. Nu, es tā, nu, labi. Bet labā ziņas ir tādas, ka es jau domāju, ka tur bērnu bildes arī palikušas, bet tomēr viņi ir citādi diskā pārlikti. Paldies Dievam, es vakar pilnīgi vienkārši es biju gatava klanīties. Paldies, ka tā vismaz visas bērnu bildes ir palikušas, jo tas bija man trakākais trieciens. Bet, jā, un tas notika kaut kad pa vidu, kad mums ir gāja pirmais izaicinājums. Saku, viņš bija ļoti jaudīgs priekš manis pašas, un tur bija, es zinu, par ko tas ir atnācis, vēlāk vēl padalīšos. Bet, nu jā, bet šitie materiāli, ko es jums tagad dodu, paldies Dievam, viņi bija visi uzlikti Google diskā virsū, jā, bet, nu, citi visi mani konspekti, kursi, visas matricas, ko es esmu taisījusi, visi apraksti 200 pāris, nezinu, viss nav viņa. Vienkārši nav. Nu, neko, nu, tad varbūt viņas arī nevajadzēja turēt. Kā pilnīgi balss aizgāja, jā. Tā kā, nu, bet ceļos, eju tālāk, būs pa jaunam. Nekas kaut ko citu radīšu. Varbūt tam vienkārši pienāca laiks un nevajadzēja to tā. Nu, neļās arī visu laiku čingstu pati sev. Nu, tā mums tur nav struktūra un tam līdzīgi. Un kaut kā jāsataisa. Nu, tad Ines varēs taisīt, tāpēc, ka tev, nu, jau tev vairs nekā nav. Nu, jau varēs būvēt visu no jauna. Nu, tad varēs, nu, tad ir pienācis laikam īstais laiks. Nu, vispār interesanti pieredze, jā. Jā, tā kā tā kustība, tā drosme, tā pārliecība, viņa arī tevī ir. Un viņa, redzi, un viņa īstenībā kā bonus nāk tām devītniekam jaudīgāk iet uz priekšu, drosmīgāk iet uz priekšu, pārliecinošāk iet savās pieredzēs, testēt, mēģināt, iet tajos dziļumos, dalīties tā savā pieredzē, kas ir svarīgi devītniekam ļoti. Tā kā pats, cik bonusā interesanti salikās vēl papildinošā enerģija, kas tev iedod spēku, to devītnieku, kas brīžiem ir tāds pārāk piesardzīgs, īstenībā iedrošināt, jo tā ir drosmas enerģija, tas ir uzvarētājs. Kā tev vispār kaut kas var nebūt iespējams? Tev viss ir iespējams, jā? Un to septinieku es tev aicinu paplašinātāk viņu palasīt, ja, arī tādā aprakstā. Galvenajā, nu, grāmatas aprakstā, jā, un vienkārši izēj viņam cauri un sajūti, kur un kā viņš tev tur atbalsojās, un vienkārši sāc pieņemt un integrēt ikdienā, atpazīsti viņu, kur viņš tev tāds jau, kur viņš jau tev ir, jā, jo tu esi uzvarētāji, tāpat laikā tu esi uzvarētāji, jā, tā kā ļoti interesants kombinācijas, kaut ko papētīt, par 20, kas jau runāju, var sakot, jā, tu arī mēģini sagramot, sajust, kas kur kā, un tad pēc tam varam padalīties. Nu, tālāk kaut kā, un pēc tam mēs iesim tālāk skatīties, bet, nu, jaudīgi, jums šī dāvana jums tā trīskāršā pirmā virsotne iedod tāpēc, lai jums ir vieglāk nokāpt no tiem saviem kalniem, no tā sava augstuma, ja? Vai no tāda debeskrāpja, un pa tiem pakāpieniem nolaisties, pa tiem liftiem nolaisties, ja? Un lai aiziet pie cilvēkiem un pateikt, ziniet kā, es jums varu parādīt, uz kuru pusi jāiet, nu, nāksiet līdzi, jūs varat cilvēks pēc tam augšā, viņi jūs parādīt, kur tās trepas ir, ja? Pašiem jums ir uzdāvinās lifts šitādā veidā, bet cilvēkiem jūs drīkstat atvērt durvis un pat trepēm uzvest augšā, lai viņi redz arī to, ko jūs redzat no tām augšām. Saprotiet? Tāpēc tik ļoti interesanti pieredze. Tā kā paldies par to, ka jūs esat. Visi, kad esat. Pilnīgi visi, paldies, ka jūs esat. Un arī šī pirmā reizīt, man liekas, mums arī forši sanāca. Nu tā. Arī online, paldies meitenes, kas dalījās, un aicinu arī pārējos arī padalīties arī čatiņā, ja jūs kaut ko sadzirdējāt priekš sevis, tāpēc, ka tas būs apstiprinājums arī citiem, bet tiešām tur tas, un man taču arī tā, un man arī tā, vai cik interesanti tiešām, un jums liksies kaut kādu puzlīti kopā savstarpēji, ja jūs viens otru reāli atbalstiet ar šīm pieredzēm. Nu tā kaut kā. Jā, es domāju, es ierakstiņu beigšu pagaidām. Jā, par šo pirmo reizīti mums paldies.